Tava dzīves stila galamērķis tagad un turpmāk – Spice Life, Spice Style. Man sauc Laura Saulīte, un mēs tiekamies YouTube kanālā Generation Famous, kas top sadarbībā ar lielisko tirdzniecības centru Spice. Liels paldies epizodes atbalstītājiem zīmolam Danija. Pie mums šodien ciemos ir Rīgas maratons direktors, festivāla Rīga Wine and Champagne idejas autors, burbuļu parādes un vīnu konkursu dibinātājs un Pink Noise Rīga līdzdibinātājs Aigars Nords. Jā, pirmkārt, es gribēju pateikt lielu paldies, ka tu atradi laiku šai sarunai, jo es zinu, ka pavasaris ir tev tāds visaizņemtākais gada laiks. Paldies tev par uzaicinājumu, jā. Tieši runājot par profesionālo darbošanos. Bet, protams, gatavojoties šai sarunai, es centos nedaudz iepazīties ar tavu tādu CV vai LinkedIn profilu. Un es aizdomājos par to, ka patiesībā tikai ļoti riskējot ir iespēja sasniegt patiesi lielus rezultātus. Ja mēs runājam par tavas dzīves, profesionālās dzīves, lielākajiem riskiem vai lielāko risku, kas ir attaisnojies, kurš tas būtu? Es teiktu, ka droši vien, ka tas bija savulaik 2006. Gadā, kad es biju līdz ausīm iekšā sabiedriskajās attiecībās, un tas bizness man ir ļoti, ļoti labi gāja. Es pamanījos mūsu akcionāriem tolaik, es vēl biju mazākuma partners, bet nopelnīt ļoti daudz naudas. Un tajā brīdī pateikt, jā, mēs iesim iekšā tautas sportā. Toreiz tas likās, kāpēc es vispār tur lienu, man taču ir viss notiek, bizness iet, viss ļoti labi, un tagad pēkšņi līst pilnīgi nezināmā tēmā, no kuras es vispār neko nesaprotu. Bet kaut kādā veidā, paldies Dievam, es to griezienu izdarīju, un mēs toreiz sākām organizēt Rīgas maratonu, un tā kā droši vien, ka ja tā skatās atpakaļ, tad tas droši vien, ka bija tāds pirmais pilnīgi lēciens nezināmajā. Nezināju, ko no tā gaidīt, nezināju, vai tas vispār neiznīcinās mūsu uzņēmumu un vispār mēs neiebrauksim kaut kādā absolūti melnā caurumā, bet beigās viss izrādījās tā kā vajag. Mēs parunāsim vēl par šo tavu lielo lēcienu, noteikti arī detalizētāk, jo man ir arī te visādi citāti. Tu tik garšīgi raksti, ka man nācās piefiksēt ļoti daudz tavas domas, kuras arī atļaušos kadrā citēt, jo man vienkārši gribas uzsvērt. Bet vēl nedaudz rokoties tavā biogrāfijā, es sapratu, ka mums ir kas kopīgs. Un viena no lietām, kas mums ir kopīga, tā, ka mums patīk ķēpāt grāmatās. Okay. Es to saucu par ķēpāšanu. Veikt pasvītrojumus. Un otra lieta, ka mums, kā zaļajiem gurķiem, pirmo iespēju deva Santa Zāmuela, kur tagad ir zināma kā Santa Bernāla. Man gan tas bija saistībā ar žurnālistiku. Jā, es nezināju, ka jūs ceļi bija krustojušies. Okay. Jā. Viņa man diezgan ilgi bija mana tiešā priekšniece, tiešā vadītāja, kur es gribētu teikt par profesionālo... Kosmopolitānā tad, jā. Par profesionālo dzīvi es gribētu teikt, ka viņa man iemācīja visu, ko es zinu. Ja mēs runājam par to zaļo gurķi, un tu tagad atskaties uz to zaļo gurķi, kas varbūt bija tava lielākā profesionālā ilūzija toreiz, un kā tev šķiet, ka šobrīd varētu būt tava profesionālā ilūzija? Droši vien, ka ļoti labs jautājums, ar citu. Droši vien, ka toreiz, kad es vispār metos iekšā no tā nopietni darba tirgu, ja tā varētu teikt. Es biju atgriezies no Amerikas, un es biju pilnīgi zaļš gurķis. Bet, protams, ka Amerikā tu vari kaut kādā ziņā sakāpt galvā labā nozīmē, droši vien, ka tu esi gatavs mainīt pasauli un tagad visiem pateikt, kā īstenībā jānotiek lietām un tā tālāk. Un es biju, protams, studējis finanses un grāmatvedību, un tu atbrauc uz šejien atpakaļ, un tev šķiet, ka visiem vajadzētu tev sagaidīt ar atklātām rokām. Tur īstenībā tu nevienam neesi vajadzīgs. Un priekš manis, varbūt tas bija tāds augsts pēriens, augsta duša, bet pēc tam nāca absolūti negaidīts. Toreiz tas bija Santas Zāmēls piedāvājums pievienoties toreiz sabiedrisko attiecību firmai ar šausmīgi sarežģītu nosaukumu. DDB un Koch Hinzig Heiman, tad sarežģīts nosaukums, sarežģīta nozara, no kuras nesaprotu, un vēl amats, no kuras vispār neko nezinu, par kuras es tikai augstskolā lekciju noklausījies, mārketinga vadītājs, saka, Dievs, pats nesaprotu, ko es taisos tur darīt. Bet kaut kādā ziņā es teicu, ok, kāpēc ne?
kāpēc gan nepagrūst visu, ko es tur biju iedomājies malā un likt iekšā. Tā varbūt bija tāda pirmā vispār tā kursa mājiņa, varbūt tas, un tas notika pietiekami negaidīt, un varbūt arī negaidīt man pašam, jo es biju pieredzis, ka es visu baigi tā rūpīgi izplānoju. Man liekas, ka visam tur jānotiek pēc kaut kādiem radurakstiem un tā ciltsrakstiem un tam līdzīgi. Bet, nē, viss kaut kā notika pilnīgi haotiski kaut kā. Pēc tam jau, jā, tas bija droši vien tā lielākā ilūzija, ka tikai būs un es būšu beigais finanšu kaut kāds magnāts, bet tas aizgāja pilnīgi jomā, no kuras es neko nesapratu un man nebija ne mazākā nojausma, ka es tajā jomā nonākšu. Un tagad labs jautājums, kāda ir man lielākā profesionāla ilūzija. Droši vien, kad, teiksim, viss kretīniskāk būtu, ja ieslīgt kaut kādā pašapmierinātībā, teiksim, viss baigi normāli iet. Īstenībā, teiksim, es tā ceru un visu laiku sev atgādinu, un es ceru, ka tas ritms un tā rutīna ir izveidojusies tāda, ka tu neļauj sev ieslīgt tādā kaut kādā murāšanā, tādā lapatikā, ka tu tomēr kusties, un es joprojām ceļos agri, es joprojām skrienu, es joprojām cenšos turēt savu formā un būt lēmumos un domās un ātrumā. Tā kā cerams, ka man tas izdodas, un cerams, ka es neesmu sev radījis ilūziju, ka man tas izdodas. Tā kā tas ir kaut kas tāds, laikam, ar 26 gadu starpību, visticamāk, tas būtu tas secinājums, pie kā varētu nonākt. Jā. Sveiciens Santai uz šīs nots. Noteikti, absolūti, jā. Pārceļamies tad beidzot uz to skriešanu. Un tavu kaislība pret skriešanu sākās 98. gadā, kad tu pavisam nejauši... Tiešām es mājasdarbu izdarīju. Jā, es vienmēr izdaru mājasdarbu. Kad tu pavisam nejauši nonāci Čikāgas 5 kilometru maratonā. Un... kas savā ziņā bija tas pirmais solis, kas rezultējās tavā skrējienā uz Rīgas domi. Un man gribās šeit, protams, tevi nocitēt, jo tu tiešām ļoti garšīgi raksti. Aizbrauc ciemos. Tiešā tekstā uzjautāja, vai nevēlētos maratona rīkošanu uzticēt man. Citiem vārdiem, beigt reiz ķēpēties pašiem un atdot visu to maratonu padarīšanu privātam sijā. Teicu, ka māku uzburt vīzijas, māku tās pārdot sponsoriem, pazīstu cilvēkus, kuriem ir nauda un kuri potenciāli gribētu ieguldīties tautas sportā. Blefs, es pat nezināju, kas ir tautas sports. Jo ilgāk pati es darbojos profesionālajā vidē, jo vairāk es saprotu, ka patiesībā mācēt blefot ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo tā pārliecība, es nesaku, ka gluži spēlēt ar tukšām kārtīm un fake it till you make it, bet savu tādu pārliecību radīt, tas var novest pie ļoti lieliem rezultātiem. Kā tev tolaik brīdī, kad tu gribēji pieķerties lauciņam, kur tu vispār absolūti nepārzini un to tu iekšēji zini? Jā. Tas, ka tu saki kaut ko citu, tas ir priekš tiem, kur klausās. Kas tev ir radīja to pārliecību, ka es varu iet un tagad blefot un censties tikt pie tā maratona rīkošanas? Es domāju, ka tā ir Amerikas skola kaut kādā ziņā. Jā, teiksim, mēs arī redzam, ko Amerikas prezidents patreiz dara. Viņš tikai to vien dara, kā blefo. Jā. Bet es, protams, negribētu blefošanai piešķirt kaut kādu glamūrīgu pieskaņu. Bet noteikti Amerikas skola tādā ziņā, ka Amerika ļoti ātri tevi iemāca skaidri, saprotami, pārliecinoši izstāstīt, ko tu vēlies, un izdarīt to ātri un īsi. Ja? Teiksim, jo savādāk, ja tu to nevari izdarīt, tad tu Amerikā vienkārši pazūdi. Un to man tā skola, ko 2 gadus mācījos Čikāgā, viņi diezgan ātri tev to iemaļ. Ja? Un iespējams, ka mēs, varbūt latvieši kā tādi, mēs mēdzam būt kautrīgi un kā Rainis arī teica, lai darbi paši par tevi runātu, pats par sevi neko nerunātu, sēdi klusumaliņā. Ja? Tad es pilnīgi tam nepiekrītu. Es domāju, ka iespējams, ka Amerika un vispār, priekš manis tā bija Amerika, bet es domāju, ka daudziem tas var būt aizbraukšana kaut kur, vai studēt, vai mācīties, vai ieraudzīt lietas, kā viņas notiek pasaulē pilnīgi citā līmenī, ka tas var iedot pārliecību arī pašam redzēt vīziju, kā tu kaut kādas vai no savu biznesu saredz vai tam līdzīgi, un iet ar pārliecību stāstīt, kā un ko tu esi iedomājies. Un īstenībā tad beigās nemaz nav blefošana, tas ir vienkārši tava
skaidra tavas vīzijas, artikulēšana, izstāstīšana, prezentēšana, un dažiem tas var likties blefošana, dažiem tas liekas vienkārši daļa no tā, lai tu kaut ko dabūtu gatavu. Nē? Drusciņu blefošanas tur bija, jo es izlasīšu arī nedaudz citu citātu, bet to pēc brītiņa. Bet tu tā kā minēji par to latvietu un latviešu iekšējo sajūtu, bet tu nesaistāmies par to, ka man šķiet, mēs arī neizdošanos un zaudējumus piedodam tā kā vairāk nekā panākums. Jā, mēs mēdzam sagrozīties, teiksim tā, un kaut kā ieslīgt tādā pesimismā. Mēs mēdzam, man liekas, ka arī tas visiem ir, tas ir cilvēcīgi arī, teiksim, piešķirt varbūt neveiksmēm kaut kādu citreiz lielāku lomu nekā mēs tīsim, man tur nesanāks vai kaut kas tam līdzīgi. Bet tam tiešām tā nevajadzētu būt, jā. Tev tomēr ir vajadzētu uz dzīvi skatīties ar tām rozā brillēm daudz vairāk nekā ar to. Un to droši vien, ka var dabūt, sūcot idejas, braucot, skatoties, kā lietas notiekās pasaulē. Es domāju, ka tāpēc man arī tas vienmēr bija svarīgi braukt, zakt idejas, skatīties, kā kaut kas notiekās, nekautrēties, adaptēt kaut ko, plēst lapas no grāmatām ārā, fotografēt, pierakstīt, pieķēpēt. Jā, tā kā tas vienmēr palīdz to iegūt to apstiprinājumu savām kaut kādām domām, vīzijām. Man tā šķiet. Par blefu runājot, man tomēr šis tas ir piefiksēts. Bet tad tikai sākās. Paga, kāda būs trase, kur būs starts pie brīvības pieminekļa? Nē, neviens mums sev vēl nepierādījušiem organizatoriem to nedos. Krastmala? Paga, nē. Ja nu atnāk tikai pāris simti dalībnieku, tad izskatīsies smieklīgi. Pāri tiltiem skriesim? Kā vispār galvaspilsētā var noslēgt tiltu? Un kādas distances skries? Tur bija, protams, veseli jautājumu gūzma, ko jūs tajā laikā kas jums bija dienas kārtībā, ko jūs 2007. Gadā, kad tu pārņēmi maratonu vadības grožu, kas jums bija dienas kārtībā risināma. Bet, ja mēs runājam par to mazliet neredzamo pusi, kas ir spilgtākais, kas tev ir palicis atmiņā no tām pirmssākuma dienām, kad tu meties tajā, kur es arī vienkārši tā domājot par maratonu rīkošanu, es saprotu, ka tagad jau pēc gadiem un rūdījumu tev viss ir skaidrs un tu jau redzi to kopainu, bet tajā brīdī, kad tev ir jāorganizē un tiešām kā var aizslēgt ielas, kur cilvēks skries, ko viņi dzers, kurš dalīs dzērienus. Laikam jau viss tā, teiksim, jocīgākā un jancīgākā ideja, kas man tajā laikā bija, ka es varētu pats gan organizēt, gan mēģināt arī noskriet to maratonu. Jā, jo skaidrs, ka es taču viņu pats organizēju un pats arī man taču pašam viņš ir jānoskrien, jārāda arī piemērs un tā tālāk, jā, kas, protams, tagad skatoties atpakaļ, liekas, tas ir pilnīgs farss. Un tad tas ir blefs, teiksim, 200% nozīmē, jo tu nevar organizēt un nevar skriet. Bet tu to uzzini, teiksim, tādā vispamācošākajā veidā, pēc tam, kad tev telefons tarkšķi visu laiku, kas ir loģiski, jo tu organizē pasākumu, tev ir jānes atbildība par visu to, kas notiekās, gan drošības ziņā, gan visādi. Tev ir jābūt atbildīgam arī pret sponsoriem, kur tev jābūt tur un wave and smile un ar visiem jāraukojas un tam līdzīgi, jāveido attiecības un tam līdzīgi, bet tu esi trasē un skrien. Kas tur var sanākt? Tā bija tāda pirmā noteikti tāda atklāsme, ka nē, to gan. Pilnīgi noteikti nekad nevajag darīt. Jā, to arī nevar būt intervētājs un intervējamā lomā, teiksim, reizē. Jā, tā kā tas tā nestrādā. Tā bija tāda, varbūt triviāla atklāsme, jā, bet otrs, protams, ka skaidrs ir tīpaši tik kompleksā notikumā, kāds ir Rimī-Rīgas maratons vai vispār tādi lieli publiski notikumi vai tautssporta notikumi, jā, ka tu skaidrs, ka tu daudzas lietas uzzini tikai vispār gadiem ejot, jā, kā tev liekas, ok, mēs esam sapratuši, kā viņš jāorganizējas, tad budžets apmēram varētu palikt tajā pašā līmenī. Nē. Tas pilnīgi noteikti tā nenotiek. Tu saproti ar katru gadu, ko vēl vajag klāt, ko vēl vajag savādāk, ko vajag labāk, un to turpina augt. Un principā, jūs joprojām pēc 20 gadiem, kopš mēs esam viņu taisījuši, tu katru gadu tomēr atrod lietas, kuras var taisīt savādāk un kurš turpina augt. Un tā kā tur ir atkal tā lieta, ka visu laiku ir jātur acis vaļā, tas, ko es arī minēju, ne tikai man, komandai, jā, jo par to, ka nenogulēt tos īstos brīžus, kad kaut kas mainās, ka kaut kas jāorganizē savādāk, jaunas tehnoloģijas, jauni paņēmieni, jauni cilvēki, radošāki, interesantāki, kas vēl pienes kaut ko citu klāt. Tā kā tās ir varbūt tādas divas
atklāsmes. Arī pilnīgi ar laiku nobīdi, jā. Bet par tādiem, tu minēji, ka, protams, viens ir, nav iespējams skriet, kamēr tev telefons vibrē kabatā, bet par tādiem lielākajiem, varbūt, pārpratumiem šo gadu laikā, vai kas ir bijis tāds spilgtākais, kur pēkšņi, nezinu, pēdējā dienā jūs saprotat, ka nav ūdens, vai no tehniskās puses? Es tev saprotu, jā, tad droši vien gribu kaut kādu sensāciju no manis izdzirdēt, bet Nē, bet vienkārši kaut ko interesantu par aizkulisēm. Ir, protams, ir daudz drošības punktu un daudz, teiksim, tādi jautājumi, par kas mums ir likuši nosirmot, bet es negribētu droši vien, ka viņas cilāt. Bet īstenībā maratons ir, kā es gribētu domāt, kā jebkurš liels notikums, viņš uzliek baigo nervu spiedienu, baigo stresa spiedienu tev, ne tikai tev komandai, jo no ārpuses viss izskatās tā, kā tam ir jāizskatās, tie pilsētas svētki. Tie tiešām ir pilsētas svētki, ne tikai dalībniekiem, tiem ir līdzjutējiem, visiem nāk, visi plaudē, dzied, kori dzied, viss notiekās, tūkstošiem smaidīgi cilvēki, viss superīgi, viss pilsēta ir stāvā sajūsma atbrauc, tur, nezinu, ārzemnieki tūkstoši un visi tiešām notiekās, bet iekšā aizmugurē tur ir, tas ir ļoti sarežģīts motors, kas rūc, viņam ir eļļas noplūdes, viņam ir spiediens ceļās un krīt, un tev viņš jāmenedžē, un tu to visu, to mēs kā komanda daram. Ārēji, protams, vienmēr paliekot smaidot un wave and smile, viss ir kārtībā. Bet skaidrs, ka iekšā tur ir ļoti sarežģīts mehānisms, kas turpina funkcionēt. Un es baidos par publiski izstāstīt tev kaut kādu stāstu sensāciju. Bet pilnīgi noteikti, tu vari būt pārliecināta, tur ir pilns ar melnajiem visādiem skeletiem, kas tur ir iekšā. Jā, bet tieši tāpēc ir ļoti svarīga tā komanda, kur tev ir līdzās un uz kur tu vari paļauties un ka tu zini, ka būs cilvēki, kur tiešām varēs absolūti. izrullēt situāciju. Un daudzās maratona jomās es pat nemēģinu līst iekšā. Es pat zinu, ka īpaši, teiksim, tajā dienā finišā vai kaut kur ir medicīna iesaistīta. Es vispār nejaucos priekšā. Es tur nelienu, tā nav mana specializācija, tas nav mans uzdevums to darīt. Un es zinu, ka tur ir cilvēki, kas to izdarīs neticami daudz labāk par maniem. Jā. Jā, tas ir super. Bez komandas, ja mūsu klausās, un gan jau, ka viņi klausīsies, tad paldies jums. Es domāju, arī visu skrējēju vārdā. Paldies, ka ir tādi tautas sports, tautas svētki. Jauna sezona sākas ar vienu svarīgu detaļu – pareizajiem apaviem. Pavasara un vasaras kolekcijas veikalā Danija ienes jaunu dinamiku ikdienas stilā, piedāvājot gan modernizētas klasikas versijas, gan drosmīgākus dizainus tiem, kas vēlas sekot jaunākajām modes tendencēm. Danija veikala kolekcijās sastopam gan mūsdienīgu klasikas atjauninājumu, gan pavisam jaunu dizaina risinājumu, kas ļauj katram atrast savu ideālo pāri. Jo tieši apavi bieži kļūst par garderobas centrālo elementu, kas vienkārši tēlu pārvērš pārdomātā stila kombinācijā. Danija ir Baltijā lielākais apavu tīkls, kurā ir sastopami tādi pasaulē zināmi zīmoli kā Calvin Klein, New Balance. Pēc Danija veikala apmeklējuma arī manā kolekcijā ir šīs trendīgās ķēdes – Ralph Lauren, UGG, Birkenstock un daudz citi. Jaunās Danija kolekcijas piešķir garderobei svaigu elpu un ļauj ikdienas stilam iegūt jaunu raksturu. Vēl viena neliela atmiņa no tavas atmiņu lādītes par maratonu pirmsākumiem. Atceros, kā domē vēl staigāju uz dažādām komitejām un sēdēm, rādīju PowerPoints iespaidīgus. Iekavās no zila gaisa izzīstus. Tas atkal nedaudz par to blefu. Izaugsmes ciparus un foto no lielajiem maratoniem censdamies uzburt vīziju par to, ka reiz arī pie mums Rīgā būs vērienīgs tautas sporta notikums. Komandā kāds mācēja rīkoties ar Photoshop. Tad Ņujorkas maratona pūļus veikli iefotošopējām Brīvības pieminekļa pakājē, solot, ka šādi skrējēji bari veseli 5000 jau pēc kādiem 5 gadiem noteikti skries Rīgā.
No 1000 dalībniekiem pirmajā Rīgas maratonā līdz Gold Label kvalitātes zīmei, ko piešķir ļoti prestižiem maratoniem arī Berlīnē, Tokijā, Londonā, Bostonā un Ņujorkā. Ja šodien mēs tā kā visu laiku atskatāmies uz to noieto ceļu, bet tavuprāt, kas ir tas veiksmes faktors un kas tomēr palīdzēja šo Photoshopu, kas sākotnēji bija Photoshops, pārvērst realitātē? Laikam jau droši vien, ka tie ir, un tā tiešām bija starp citu par tiem Photoshopiem, jo skaidrs, ka, un man liekas, tas ir pilnīgi ok, ka tas ir tas veids, kā tu pārdod, tu mēģini parādīt savu vīziju. Toreiz es pats biju skrējis šajos te maratonos, un bija redzējis to, man bija pārliecība, ka to var realizēt. Es domāju, ka tur vairākas lietas pārliecība, skaidrs, ka kaut kādā ziņā jānotic tam, ka mēs tiešām varam to sasniegt, ka tas mazais Rīgas cīnīts var gāzt tiešām to lielo vezam, jo objektīvi mēs tiešām esam mazāki par daudziem lielajiem notikumiem. Mēs esam mazāk kā pilsēta, mums ir mazāk infrastruktūra, mēs vienkārši esam mazāk ziņās, mēs mazāk varam piesaistīt savu uzmanību, bet kopumā par šiem gadiem, jā, es domāju, tā ticība sev, konstanta vēlēšanās uzliekt augstāk par savu pakaļ, kā es vienmēr saku, jā, komanda, noteikti, bez tās jau, kā es teicu, kas nav. Un, protams, ka spēja to visu arī nopārdot ļoti svarīgām divām auditorijām. Viens ir pašiem dalībniekiem. Viņiem ir jānotic tā komunai, viņiem jānotic, ka šitas izklausās priekš manīm. Tas nav tā kā fizkultūrā skolas laikā, kur man nepatīk tā skriet, bet šitas ir daudz vairāk fun. Un otrs ir ārkārtīgi svarīgi, bez kuriem, teiksim, tautas sports vispār Latvijā nebūtu varējis uzplaukt. Tas ir visi sponsori. Jā. Tu kā notikums, ir tīpaši tādā tautas sportā, nespēji pastāvēt, ja tu nevari atrast kopīgu valodu ar sponsoriem, ja tu nespēji viņus atrast, pārliecināt, pārdot īstiem cilvēkiem par pareizo naudu īstajā brīdī. To lietu, un arī, protams, ka gadiem ejot nodrošināt viņiem, teiksim, tādu atdevi, tā, ka viņiem patīk un ka viņi grib nākt pie tevis atpakaļ. Tā ir bijusi droši vien, ka arī viena no mūsu tādām lielajām veiksmēm, ka es domāju, ka Latvijā visticamāk, ka mēs esam kā uzņēmums un kā notikums. Es nedomāju, ka kāds vispār kādam pārdod vairāk privātiem sponsoriem nekā kā mēs kā Rīgas maratons. Jo tas apjoms, ko mēs apstrādājam, kādas veidu programmas mēs izveicam, ne tikai tajā vienā nedēļas nogalē, bet arī tā kā visu gadu garumā, es domāju, ka viņš ir super iespaidīgs. Es tagad nemēģinu blefot vai izlikties lielāk nekā mēs esam, bet īstenībā, jā, viņš pa gadiem ir izaudzis, un tieši tur arī mana komanda nāk iekšā, ka viņi palīdz izdomāt tās brīnišķīgās idejas, kuras tu vari kopā ar saviem klientiem augt, realizēt, palīdzot viņiem, palīdzot mums. Teiksim, tāpēc es domāju, ka tā noteikti ir viena no tādām lielām veiksmes atslēgām. Jā. Un arī, protams, ka tas, ko es runāju par to liekšanu augstāk par savu pakaļ, tas izklausās tā klišejiski. Bet īstenībā fakts, ka, piemēram, ka mēs dabūjām uz Rīgu to pasaules čempionātu skriešanā, un es ticu, ka mēs vēlreiz viņu atvilksim kaut kad nākotnē uz Rīgu, jo tas izrādījās baigais magnēts visiem ārvalstu skrējējiem. Tad tādas lietas arī pilnīgi noteikti liek un vēlreiz apstiprina gan tai komunai, gan sponsoriem to, ka jā, kaut ko šitie dara pareizi, jā. Kaut kas tur ir, un arī tas bija arī signāls, es domāju, arī Pasaules Vieglietīgas Savienībai savulaik, kad viņi teica, jā, šitie džeki varēs uztaisīt labi pasaules čempionātu, mēs viņiem varam uzticēties. Kurš, starp citu, pirms gada Amerikā, kur bija paredzēts pasaules čempionāts, viņi atcēla pusgadu pirms čempionāta, jo jūt, ka organizatori nav gatavi. Tā kā kaut kādas lietas mēs darām labāk par lieliem Amerikas un visiem citiem tirgiem, jā. Un par to mēs lepojamies, absolūti nebaidamies to uzsvērt, sitam sev pie krūts īstajā brīdī, un tas arī kaut kādā ziņā palīdz noticēt tā pašpārliecība un skaidras savas vīzijas paušana, manuprāt, palīdz noticēt gan sponsoriem, gan komunai, gan visiem, ka viņi saka, jā, mēs gribam ar šitiem džekiem draudzēties, viņi māk kaut ko
darīt. Tas ir viss. Es nedomāju, ka tu blefoji, jo tev aizkadrā teici, ka man vajadzētu kaut kādu kursu pie tevis iziet, kā prasmīgi pārliecināt un pārdot savu ideju tālāk. Un es drusciņi gribu ne tikai no tās tavas pieredzes, un mēs jau skatāmies un zinām, cik veiksmīgi tu darbojies, bet ja tev būtu jādod padoms kādam, kurš uzskata, ka viņš ir par mazu savam sapnim, vai respektīvi sapnis ir par lielu. Es sapratu, jā. Un es bieži satiekos, ka pie manis atnāk vai jaunāki organizatori vai cilvēki, kur tikai taisās vēl savas idejas veidot vai grib pārdot kādam sponsoram kaut ko. Tad, un pārsvarā tas, ko es redzu, ir, ka vai ir pārāk piezemēti savās ambīcijās. Tieši tāda paša, kā es biju savulaik, kad mēs tikai sākām. Jā. Un tad es uzreiz saku, pareizinu to visu ar X, ar skaitli X. Jā. Savulaik, es esmu arī to minējis, ja mēs pat gājām, toreiz Air Baltics Air Baltica vadībā bija Bertolds Fliks, un es gāju viņam arī prasīt naudu priekš maratona līdzfinansēšanas un stāstīju šo pašu vīziju. Un es atceros, ka par tiem pašiem 500,000, ko es biju izstāstījis jau pirms tam Rīgas domē. Es atceros, viņa reakcija bija toreiz, ka viņš ieturēja ilgu pauzi un teica 5,000. Kas tā vispār par tādu ambīciju? Tieši tāda tā saruna arī bija. Kas tā vispār par tādu ambīciju? Ka nav vērts vispār rīkot. Ja. Un tā man bija arī laba mācība. Un ļoti labi, ka ir tādi sponsori, ir tādi uzņēmumi, kas to pasaka acīs, kā ir. Nevis tur, šoreiz nesanāks, mums cits prioritātes, nav budžeta vai kaut kādas tipiskās atbildes. Ne, viņš pasaka, kas tā pa ambīcija? Pēc kam tu pie manis atnācis tu zini, pie kā tu esi atnācis? Tu atnācis pie nacionālās aviokompānijas, kur visticamāk vienā vakarā pārvadā 5,000 cilvēku. Kāpēc gan, lai man kā lielam uzņēmumam vispār interesētu 5,000 cilvēku? Un tad tu sāc domāt, varbūt tiešām es pilnīgi nenovērtēju savu ambīciju, un man tā bija laba mācība, laba mācības stunda. Un to es arī saku tiem jaunajiem, kas atnāk pie mums arī. Pirmkārt, apskaties, vai ar tavu ambīciju viss ir kārtībā, vai tu tiešām lec augstāk par savu pakaļ, vai tu vienkārši eksistē. Un tad otrs ir, ja budžets, ko tu esi iedomājies, potenciāli prasīt tam sponsoram. Ja pašā cilvēku prasa naudu, man te vajag bišķi pasponsorēt tur, kur nosakt izmaksas A, B, C, D, kas nekad tā nestrādā. Nauda jau ir jāprasa idejai. Un tad es saku, pareizinu to visu ar 10, un izdomā, kas ir tā ideja. Lielā doma, kam tu prasa naudu, nevis prasa naudu sīkumiem. Ja par sīkumiem tu saņems kapeikus, par ideju. Par ideju tu saņems to, ko tev ir jāsaņem. Es aizmirsu, ka man ir jāintervējas. Es vienkārši jau sāku konspektēt un pierakstīt idejas. Tā, jā. 17. maijā galvaspilsētas ielas pārvērtīsies par skrējēju trasi un visi ļausies tautas sportam un tam tiešām pozitīvām emocijām. Es atzīšos, es neslēpšu, es neesmu skrējējis, es neskrienu, bet es ļoti ar lielu lapatiku vienmēr kaut kur novibrēju apkārt, jo tur ir tā emocija un tā pozitīvā aura. Jā, laipni lūgt, un es domāju, ka jānāk kaut vai, ka vismaz kā minimums pie Brīvības pieminekļa paklausīties korus. Jā, es vienmēr eju, viņi tur tik aktīvi un pozitīvi. Par to, ka viņi to nodrošina. Jā, man jau sveiciens Spits marketingam, viņi jau jautāja, vai es nevēlos. Tas jau gan bija pagājuši gadu, man liekas, ka viņi jau atmeta. Ne, uzskriet, ka viņi ir atmetuši cerības, bet vai ir kāds pārsteigums vai kaut kas, ko tu vari iezīmēt, kas šogad tāds skaists mūs gaida? Jā, starp citu labs jautājums, jo šova ziņā es domāju, ka mums ir izkristalizējies pēdējos gados, ka mēs ļoti velkam Latvijas kultūru iekšā un tā skaitā gan veidā, kā mēs startā tautumeitas un tautdēls stāv, nevis kaut kādu nopietnu tiesneši sporta tērpos vai finišā tas pats, bet arī, protams, kā Latvijas kultūra izpaužas gan medaļās, gan šogad Boris Bēziņš būs uz krakliem medaļu motīvos iekšā. Un otrs ir, protams, arī kā mēs
kaut vai mūsu dziesmu svētkus, man liekas, unikāla lieta, kas mums ir, kas notiek, diemžēl, tikai reiz 5 gados. Bet tad vismaz mēs maratonā ienesam viņu ikgadēji iekšā, un tā ir lieta, ko var nākt forši baudīt, bet labi, no tāda sportiskā viedokļa, es domāju, šogad mums ir tāds jaunums, kā Signet bankai pateicoties, ir stafete. Praktiski tu var noskriet pusmaratonu divatā, tev nav jāskrien 21, katrs var noskriet par 10. Apmainoties ar stafetes kociņu pa vidu distancē un abiem saņemot pusmaratonu medaļas. Un savukārt maratonu distanci to noskriet 4. vai 3. piemēram. Tā kā tas arī priekš mums tāds arī kā stafete. Arī kā stafete, jā. Tad 4. arī. Praktiski tev ir jānes visu distances laiku, tu nes kociņu un noteiktos trasu posmos notiek apmaiņa. Un tādā veidā mēs arī vēl papildus dzīvību ienesam pilsētā, cilvēki var nākt tur just līdzi. Uzgavilēt skrējējiem, kas mainās, un pieņemsim, Prokopčuka ģimenes skries 4. maratonu. Vai abas mūsu izcilās vēl volejbolists, Tīna un Anastasija, abas divas skries pusmaratonu divatā. Tā kā skaidrs, ka katrai pa 10, tas ir paceļams. Tā kā varbūt tas no tādiem triviāliem jaunumiem, bet visādi citādi. No sportiskiem jauniem es atvainojos, bet visādi citādi, jā, trases gan, mums paliek tās pašas, jo tas mums ir pasaules čempionāta mantojums. Ir tīpaši vēl pagaidām, kamēr Vančs tilts nav remontā, bet drīz viņš ies remontā, tad nekas cits neatliks, ka mums tās trases būs jāmaina. Un tad tas, ko es gribētu savukārt tādiem lieliem sporta cienītājiem novēlēt, ka nākat un noteikti skatīties finišu, jo mums šogad būs ļoti augsta līmeņa profesionāli atlēti arī. Tā kā es vēl neizziņošu viņus, bet tur būs liela pārsteiguma. Man gribētos tā domāt. Kaut kā sanāca, valkot nedaudz paralēls ar maratonu, vispār valkot paralēls patiesībā ar sportu, ka īsi pirms mūsu sarunas es pavadīju laiku sociālajos tīklos un izdzirdēju tādu atziņu, par kuras iepriekš nebija aizdomājusies, ka patiesībā jau uzvarētāji ir tie, kurus apbalvo pēdējos. Ja mēs runājam par profesionālajām uzvarām, panākumiem, kā tu definētu, kas tev ir tā tava profesionālā uzvara, un vai šī sajūta par panākumiem tev tavas līdzšinējā profesionālā ceļa laikā ir mainījusies? Jā, es domāju, ka priekš manis noteikti tāda lielākā tā panākuma, varbūt tas garša ir tad, kad tu dabū atzinību. Un es neslēpšu, tā ir atzinība, un tā var izpausties ļoti dažādos veidos. Tad brīdī, kad tu redzi, ka uz tavas komandas organizēto Rīgas maratonu ir atnācis pūlis 40,000 cilvēku tādā apmērā, saprotu, tas ir lielākais paldies. Tā ir lielākā, to grūti ierakstīt kaut kādā LinkedInā vai CV, bet principā tas ir tas, kas tev dara. Un pēc tam no tiem, tur 6-7 tūkstoši speciāli lidojuši no 100 pasaules valstīm. Tā kā tas noteikti ir tāds nekādas oficiālas medaļas vai tam līdzīgi, bet es teiktu, ka tas, kad uzkāp starta turnīru, tu redz to laimīgo pūli, un viņš tas tev iedod tādu lādiņu, kā neviens ordens to nevar iedot. Tā kā tas noteikti ir, es neslēpšu, tas ir baigais dzinuls, tas ir baigais pašvērtējuma būsts, tas ir tāds tas ir pilnīgi noteikti kaut kas tāds, kas iedod tev gandarījumu un baigo enerģijas lādiņu visam atlikušam laikam. Tā kā tas ir tāds profesionālais sasniegums, kas vēl es teiktu, ka tas, jā. Un, protams, ka tev gandarījumu sagādā arī tas, ka beigās, kad pat ļoti sarežģīts projekts, kad tev izdodās viņus pabeigt ar pluszīmi. Manuprāt, tas arī ir nenormāli svarīgi, jā. Ka beigās pat lietas, kas liekas bezcerīgas, bet ne, kaut kā beigās tur viņus saķimerē, sponsori, visu kopā saliekās, izdevās vismaz izlīst. Pa nullēm, piemēram, vai ar minimāliem zaudējumiem. Tā kā ar to es gribētu teikt, ka nauda nekad nav bijusi tas, kas man tā kā dzen zarā, teiksim tā. Drīzāk tas ir bijis tāds blakus produkts, bet tā atzinība un tas, ka cilvēki pavalkās uz tiem mūsu notikumiem, tas atbruņo pilnībā. Jūs tā kā prāta vētra uznākat augšā un ieraugat to 40,000 lielo cilvēku pūli. Runājot par to naudu, tas man bija liels pārsteigums gatavojoties šai sarunai, ka nauda nav tavs dzinuls, jo man šķiet, ka
tas ir tāds pamats uzņēmēji vispār domāšanai. Un tas man ļoti tā patīkami pārsteidza. Jā, jo es neesmu tāds tā kā, paldies, tu to pamanīji, bet es neesmu tāds kā tipisks. Es zinu ļoti daudzus džekus un dāmas, kas tiešām es apbrīnoju, kuriem ir ārkārtīgi labs deguns uz naudas pelnīšanu. Viņi var iet visdažādākajās nozarēs un vienmēr atradīs, kā ļoti labi nopelnīt. Tiešām ļoti labi pelnīt. Ja? Un es noteikti neesmu biznesā, kurš var teiksim, tā lepoties ar kaut kādu ārprātīgu tur, nezinu, peļņas procentu vai tam līdzīgi. Jā, es uzskatu, ka projektiem jābūt plusām, bet tas ir cits jautājums. Jā, bet vienā sakot, tas, ko es minēju, to analoģiju, ka es pavērojot tādus cilvēkus, esmu secinājis, ka man tas vispār nemotivē. Skaidrs, ka projektiem jābūt plusā, jo loģiski mums jāinvestē manā komandā cilvēkos, mums ir jāinvestē nākamajos notikumos, mums jāinvestē foršās jaunās idejās, ko realizēt mūsu pašu pasākumu ietvaros. Ja. Tas ir pats par sevi, bet noteikti tas nebūs tas, kas dzīs zarā arī savu komandu par katru nenopelnīto eiro vai tam līdzīgi. Tas man nekad nav bijis tādā ziņā aktuāli. Jā. Protams, mēs dzīvojam kapitālismā, tas ir skaidrs, jā, bet es teikšu, ka drīzāk tas ir mans tāds, tas ir tāds sociālais kapitālisms, priekš manis kaut kāda cita veida uzņēmējdarbība, bet tā nevis tipiski tāda investēšana ar vēlmi nopelnīt x procentus. Kas ir, neviens nav nepareizs, ne nepareizs, vienkārši dažādas pieejas. Lai tā kā nedaudz tā pārietu nākamajā tēmā, mans noslēdzošais jautājums par maratonu. Viens šampanietis, vīnoga nams, ko baudīt finišā? Es domāju, ka galā, ja tu esi ticis līdz finišam, gudīgs, ka dušiem man pat būtu pilnīgi vienalga, ar ko tu viņu baudi, un galvenais, ka tu esi 7. debesīs un viss tevi kārtībā. Es esmu redzējis un atradis finišā iztukšots, nezinu, kā tās tur nonākuši, bet tukšs Louis Roederer kristāla pudeli. Savulaik vienreiz tāds gadījums bija. Es zinu, ko Jānis Volkinšteins, kurš piefinišējis jau vairāk kārt pie mums Rīgā maratonu, ko tas ir dzēris, ja finišā. Tā kā, es domāju, kas cilvēku dara laimīgi tajā brīdī, jo beigās es zinu, ko tas nozīmē. Gatavoties vairāku mēnešu vai pat gada garumā uz to lielo notikumu, ja mēs runājam par maratonu. Bet no otras puses ir Medokas maratons galā, kur tu vari vienkārši trasē, jebkurā brīdī ieskriet jebkurā no atpazīstamajiem lieliem Bordeaux namiem un sadzerties to vīnu, cik tev lien iekšā. Protams, ar aprēķinu, ka tev jātiek līdz galam ir, bet tā kā finišā dzerēt jebko, kas jums iet pie dušas, citiem tas ir aliņš, citiem tas ir šamps, citiem tas ir... labi, ja par šampu runājot, protams, ka man ļoti tuvs ir agrapārs, par kur mēs nedaudz pārmījām vārdus. Tāpat pirms mūsu sarunas, mazs ģimenes šampaniešu radītājs, pie kuras es pēdējos gadus vācu ir Ražu. Es labprāt viņu izdzert finišā. Un starp citu, interesanti, kad uzprasīja, bet Rimants Liepiņš, Stirnbuk organizators kolēģis, man uzaicināja noskriet augustā to Gauju ultra trail, kas ir UTMB posms, un tur tie 50 km vai cik tur. Un es Rimantam, starp citu, atdevu arī agrapāru Magnumu, 2019. gada minerālu, un es viņam teicu, klausies, es tev nododu šo glabāšanā. Ja es tikšu līdz tam finišam, tad mēs viņu kopā izdarsim. Tā kā... Bet tāds labs izmērs. Labs izmērs, jā. Es domāju, nav ko kramēties ar 50 km, protams, ka piestāv Magnums tur skaidrs. Tad nav. Magnums tie, kas nezinu, pusotru litrīgā pudelī. Jā. Es savu šampanieti tevis dāvāto baudījuši nākamnedēļ savā dzimšanas dienā. Wow, super. Ja reiz mēs sākām par burbuļiem, un to arī pats pieminēja Medokas maratonu. Es arī tev aizkadrā minēju, ka es diezgan aktīvi centos tikt pie manas tirskajas bāju, jo es saprotu, ka tas bija tavs ceļš, tava pirmsākuma vispār, ja to var nodēvēt par vīnu pasaulē. Yeah. Bet no manas tirskajas bā līdz... Tagad gribas tev atkal nocitēt mākslā dzert skaisti. Jā. Vai Medokas maratons Bordeaux bija tas
pirmais klikšķis uz to, lai tu vispār domātu par burbuļu parādi, vai tas bija... Tajā laikā Medokā droši vien es pilnīgi noteikti nedomāju par burbuļu parādi. Man vēl šampanietis nebija tik aktuāls toreiz, kad es skrēju, bet man jau vīns sāka patikt un man viņš interesēja. Man interesēja vienmēr sakot, kas ir tas, kas ir glāzē, vai kas man ir šķīvi, ko es ēdu un kāpēc es garšo tā un savādāk. Un toreiz tie, kas varbūt nezina, Medokas maratons notiek Medokas pussalā, apmēram stundas braucienā uz ziemeļiem no Bordo pilsētas. Un tā ir tā vieta, kur auga pasaules cēlākie Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc un tā tālāk vīnogu lāji, un tur tos jau, nezinu, cik gadsimts audzē, principā, franču aristokrātijā, kas tagad kļuvuši par aristokrātiem, Un tur ir kreisā krasta cēlākie, visi nami, visas pildes, un caur viņām vijās maratons. 42 kilometri. Man šķiet, tas būtu vienīgais maratons, uz kuru es varētu tā gūt motivāciju. Es domāju, ka daudziem tieši šī iemesla pēc tas vīns ir tas iemesls, kāpēc viņi aizbrauc un pirmo reizi vispār noskrien maratons. Un ar to tas maratons ir absolūti unikāls. Un man viņš ir tāds vēl viens apliecinājums tam, ka viens notikums var būt reāls turisma magnēts. Un viņš kapitāli strādā par tādu absolūtu reģionu visu reklamētā. Jo tie cilvēki aizbrauc tur, viņi samīlās Bordo vīnā uz mūžu, jo tu ieraugi vīnu pilnīgi citā gaismā. Toreiz tas man vēlreiz bija tāds priekš manis tāda pilnīgi iemīlēšanās Bordo reģionā. Bordo man joprojām ir viens no mīļākajiem pasaules vīnu reģioniem, Francijas vīnu reģioniem. Un toreiz es drīzāk vēlreiz sapratu, ka ir jātaisa tas maratons arī Rīgā, un arī bija skaidrs man, ka man vīns tiešām ļoti interesē. Jo kaut kā Bordo tu īpaši jūti to vēsturisko saiti, visus tos stāstus, kā tas ir veidojies, kā savulaik Franču revolūcija, kā to visu ir ietekmējis, kā viņus tur visus tos nabaga aristokrātus apslaktēja pēc tam, kā viņi tur atpirka atpakaļ tās mūžas, kā tas viss attīstījās, un kā tas gadsimtiem ir gājis caur kaļinamiem, caur britu iesaist un tā tālāk. Un man tas ārkārtīgi aizrāva, jo tu pēkšņi tā kā baigi saredzēt, kā vīnā ārpus visa tās propagandas, ko mums stāst, ka alkohols ir slikts. Protams, alkohols ir pārmērīgos apjomos, loģiski ir slikts, bet ārpus tās propagandas pēkšņi saprot, ka vispār tā ir daļa vispār no mūsu identitātes, tā ir Eiropa, mēs piederam tam, tā ir mūsu kultūra, tā kā baudīt vīnu ar to visu geogrāfisko, vēsturisko, sociālo nastu, kas tur viss, kas nāk līdzi tam visam, un tas ir nenormāli interesanti. Un Bordo maratons, Medokas maratons man tādā ziņā atvēra acis. Neskatoties to, ka es neatceros, kā es viņu finišēju, cik mēs tur ilgi skrējām, tas viss ir tāds miglātīts, bet tas bija ļoti skaists laiks. Un es iesaku jebkuram aizbraukt Medokas maratonu, noskriet un pabaudīt, Protams, pirms tam varbūt patrenējoties vīnu baudīšanā mājās nedaudz. Par vīnu es arī noteikti gribējuši vēl parunāt, bet, ja es pareizi saprotu, tu biji pirmais no Latvijas, kurš 2007. 10. gadā devās uz Londonu, lai studētu FSET, tas ir Wine and Spirit Education Trust, skolā. Tas bija tieši šī Bordo apmeklējuma rezultāts, vai tas jau tā kā... Tas, laikam, bija kaut kāds, varbūt, ka Bordo apmeklējuma rezultāts arī tā skaitā, jo tā vīna interese man bija izaugusi tik liela, ka es sapratu, ka es viņu gribu kaut kā ar papīriem apstiprināt. Jā, kaut kā, un es gribu to darīt formāli, es gribu to darīt padziļināt, un es gribu to darīt tā kā pienākās, tādā brīdī, pāris klikšķi internetā un saprotu, kas notiek tādā vīna izglītībā pasaulē, un tad es nonācu pie Londonas un pie šī WSET grāda. Un izrādījās, ka Latvijā neviens vēl tajā laikā nestudēja. Tad es aizbraucu un mācījos, gāju, braucu uz Londonas restorāniem,
dzert pa glāzēm vīnus un baudīt, kurš šeit man nebija pieejami tajā laikā. Un tā kaut kā lēnām apgūvu, braukāju pa reģioniem un beigās noliktu eksāmenu. Nolika eksāmenu, nemīlējies tik ļoti vīnu šampaniešu kultūrā, ka tagad mēs varam priecāties par vairākiem skaistiem notikumiem Rīgā. Vēl viens tavs citāts: mani šampanieši ļoti aizrāva, un tas pirmatklājēji prieks, ka atrodi tādus un šitādus zemniekus, tāpat kā ar skriešanu. Nu, nevar būt, ka tas man vienīgajiem interesē. Man likās, ka šis jāparāda arī pārējiem. Tad 2012. gadā bija pirmā meistarklase ar vīnzeņu Pīteru Liemu bibliotekā numur 1. Uzreiz pēc tam nāca pirmā burbuļu parāde. Man nebija ne jausmas, kā to organizēt. Iebraucām šausmīgos zāģos zaudējumos, bet stāsts nav par to. Svarīgi, ka tas notika. Tas ir atkal nedaudz atgriežoties pie tā, ka nav par katru to kapeiku jādzenās zarā, bet ka tu dzīvo ar to ideju. Šogad burbuļu parāde norisinājās jau 14. reizi. Taisnība, tiešām. Kā tev izdevās zāģi pārvērst veiksmīgā tautas mīlētā projektā? Burbuļu notikumā. Jā, tas burbuļu parāde savulaik toreiz, kad mēs sākām 12. gadā, tas bija arī absolūts jaunums arī vispār pasaulē. Un pat Pītera Liema, tā paša kunga, kurš mums bija pirmajā klasē, pat viņa organizētais La Fête de Champagne, kas notiekās Ņujorkā. Un tā ir, droši vien, ka pasaules, teiksim, tā ietekmīgākais šampaniešu notikums, loģiski, tā ir Ņujorka. Bet pat tas sākās vēlāk. Viņš sākās kaut kādā 15. gadā, laikam, jā. Un tā kā mēs kaut kādā ziņā bijām pionieri. Un droši vien, ka tas sakrita tieši ar to laiku, kad tas, kā tu minēji, ka par tiem zemnieku šampaniešiem arī ar viņu uzplaukumu, jo praktiski tas bija tas laiks arī, kad šampaņā notika varbūt tāds mazs, es nevaru teikt apvērsiens, bet katrā ziņā pilnīgi varbūt savādākas tādas domāšanas izpausme attiecībā uz šampaniešu. Ja vecajos laikos, ja mēs runājam par 70., 80., 90., tomēr vienmēr dominē lielie šampaniešu zīmoli. Visu, kur mēs zinām, no Maître Chandon līdz Paul Roger un tā tālāk. Tad arvien vairāk sāk dominēt mazie zemnieki, jeb tie, kas izraisa daudz lielāku interesi cilvēkiem par šampanieti, jo tev interesē tomēr, no kuras vietas viņš ir nācis, kas tas pa čali vai par dāmu, kas ir viņam stāvies aizmugurē, cik viņam bērni, ko viņi dara, ko viņi ēd, kas viņi tādi ir. Un lielajos namos tas viss nekas nebija iespējams. Te bija zināms liels monolītisks kaut kāds liels zīmols, un tas ir viss jau. Protams, ar ļoti skaistu vēsturi un tam līdzīgi, bet zemniekiem tu varēji tiešām aiziet, satikt viņu vaigā, iedot viņam pieceru, viņus atzert tubrālības. Un tas man kaut kā likās, ka šis viss ir noteikti jāparāda Rīgā. Un tā arī sākās burbuļu parādē. Un to pilnīgi taisnība. Pirmajā gadā mums bija, mēs iebraucam zaudējumos, bet jau pēc tam drīz vien nāca pirmie sponsori. Cilvēkiem tas kļuva arvien interesantāk. Mēs varam atļauties arī paņemt daudz interesantākas norises vietas. Pēc tam mēs pārvācāmies uz muzeju, pēc tam jau uz Hanzas peronu, kur tik vēl mēs neesam bijuši Mākslas akadēmijā un tam līdzīgi. Un tas tagad ir kļūst par tādu ļoti gaidītu burbuļmīļu notikumu. Un tā kā... Bet noticēt otrais idejai, kas pirmo reizi tevi ir raisījusi tik daudz galvas sāpes, es ticu, ka galvas sāpes arī nākamajā dienā iespējams to burbuļiem, bet noticēt vēlreiz tā idejai un mesties tajā nezināmajā un cerēt, ka varbūt vēlreiz mēs mēģināsim un cilvēki būs atvērtāki un ieinteresētāki un gribēs. Jau pirmajā gadā es jūtu, ka tas ka aizies, ka interesi ir, ka tev, tu, protams, tu nesi zaudējums, un kas ir normāli, tā kā tev ir zaudējumi, bet kaut kas bija tajā, kas liecina, ka kaut kā cilvēkiem acis spīd tā enerģija. Es atceros mans draugs Tims Vārdmans, kurš man lika iemīlēt Austrālijas vīns, kur mēs Austrālijā kopā daudz laika pavadījām. Viņš atbrauc uz Rīgu, viņš saka, pats tas, kas te notiekās cilvēkiem. Viņš saka, ka viņš tādu enerģiju Londonā vairs sen nekur nav redzējis vīnu pasākumos, tāpēc, ka te cilvēki nāk, viņiem acis spīd, viņiem reāli interesē. Viņi uzdod jautājumus, viņiem tā kā izstāsta, ka viņi tiešām līdz kaulam grib saprast to dzērienu, tā kā, un nevis vienkārši piepļauties naturāli, bet vienkārši tiešām uzzināt, izzināt. Un mēs esam tajā laikā bijām, un joprojām esam, protams, iesācēji
vīnlietās. Mēs tikai uzzinām, mēs tikai vēl iebraucam tajā. Mēs tikai tagad mācām saviem bērniem, ko nozīmē pieklājīgi pie galda vakarā baudīt vīnu. Tā kā mēs esam pašos sākumos, bet tas, ko Tims man toreiz saka, klausies, jā, šit izskatās, ka šis varētu aiziet, tāpēc, ka cilvēkiem tas interesē. Un tas man vienmēr arī iespiedies atmiņā tāds, ka laikam jau kaut kas... Latvieši vispār, ka viņi aizraujās, viņi pavalkās uz lietām. Viņi ir dziedātāji, viņi skrējēji, viņi ir arī šampaniešu baudītāji galā. Tā kā kaut kas tur ir tajā mūsu vēlmē iepazīt un iedziļināties kaut kādā, ieķerties un nelaist vaļā. Tā kā kaut ko es tajā pirmajā gadā jau jūtu tam līdzīgi. Es piekrītu, ka mums vēl liels ceļš ejams, bet mēs arī esam pamatīgi evolūcijas ceļu nogājuši vīnu un šampaniešu vispār izpratnē no Rīgas šampanieša līdz saprašanai, ka ir šampaņas reģions, kurā top šampanietis un kāpēc šis vārds šampanietis vispār tiek lietots. No, es nezinu, tur dzirkstošajiem vīniem, saldiem līdz Latvijas pasaules labākajiem vīncinim. Šeit sveiciens un, protams, visu nopelna Raimondam Tomsonam. Tā kā mūsu tā izpratne un kultūra, un tagad arī, ja mēs paskatāmies apkārt, ir vīna bāri, vīna specializētie veikali, un tas sortiments ir ārkārtīgi plašs. Tavi novērojumi šo 14 gadu laikā, kā ir mainījusies tā publika un cik zinošāka vai ieinteresētāka tā ir kļuvusi? Jā, manuprāt, tas pavērsiens ir bijis sprādzienveidīgs, jo īstenībā tie paši cilvēki, ko es redzu, kas jau sāk nākt 2012. gadā uz mūsu pasākumiem, tu jūti, kā viņi ir izauguši, viņi ir ārkārtīgi zinoši, viņi jau pazīst vaigā vīndars, viņi ir paši izbraukājuši reģionus, un tas notiekās. Un īstenībā man ir prieks par to, tīpaši tādā kontekstā, ka Rīga jau nekad nav bijusi kaut kāda nomali attiecībā uz dzīves baudīšanu. Inets Lipšs darbos var ļoti labi lasīt par to, kā Rīga tajā laikā starp kariem, kad Latvijas neatkarības laikā starp abiem diviem kariem Rīga steidz dzīvot. Ja mēs šeit baudījām ļoti labu šampanieti, ļoti labu vīnu, mēs baudījām tieši tos pašus dzērienus, mūsu vīnkartēs bija tieši tie paši šampanieši, tieši tie paši portvīni, tieši tie paši Bordo, burgundieši, kas bija arī Londonā, kas bija Parīzē, kas bija Berlīnē. Tā kā kaut kādā ziņā priekš mums tā izaugsme, manuprāt, ir atgriešanās tur, kur mēs sen bijām. Tikai tagad tas, protams, notiekās daudz gadus vēlāk, mēs atkal mācāmies staigāt no jauna. Un pats interesantākais, manuprāt, būs tas, par ko mēs esam atbildīgi, šo stafeti nodot šo interesi par gardēdību, interesi par vīnu kultūru, nodot arī saviem bērniem. Jo milzīgs ir pasaulē spiediens par to, ka pat viena glāze vīna dienā, tas ir kaut kas šausmīgi slikts. Ja. Un tas ir kaut kas, ko mēs nedrīkstam pazaudēt īstenībā, tāpēc, ka tā ir daļa no Eiropas idea, Eiropas kultūras, un mēs esam daļa no Eiropas, tāpēc mums ir jābūt arī šajā vilcienā iekšā. Tāpēc es arī bērniem stāstu, reku, mēs ar māmu dzeram. Šis ir Nebbiolo no Piemontes, tā ir viena maza niķīga odziņa, bet viņi dara pasakains vīns, un viņiem ir jādara, ka cilvēki var cilvēcīgi pie vakariņa galda baudīt. Jā. Un tas ir tas, ko man jautā par 14 gadiem, pilnīgi noteikti ir cilvēki izauguši tādi, ka viņi nevis lieto alkoholu, man vispār tas vārds ir iebijās. Es zinu, mēs ar to arī pat nesam. Bet viņi apzināti bauda un apzināti viņi apzinās, kas ir viņiem glāzē, un viņi saprot, kāpēc viņi to dzer un kāpēc viņi dzer tik daudz, cik viņi dzer vai tam līdzīgi. Tā kā tas ir tas, kas ir noticis 14 gadu laikā, un pēc tam Rīga kaut kādā ziņā, kas man baigi priecē, jo man vienmēr kretinie, kas saka, tur Tallinā šitais vai Viļņā tas, un tur baigi labāk un vai kaut kā tam līdzīgi. Nē, pie mums ir vislabāk. Mums ir pasaules čempions vīnzinībās, mums ir vislabākie restorāni vīna baudīšanai, mums ir vislabākie vīnbāri, vislabāko piedāvājumu, un tas ir pie mums, jā, un mēs paši to esam uztaisījuši. Mēs visi kopā, ne jau tur es viens kaut vai kaut tam līdzīgi. Tas ir tā kultūra, tā veidojusies, un par to ir laba sajūta. Jā. 2021. gads un žurnāla savā ziņā klubs Slejas rezultējās tavā
pirmajā grāmatā. Liekam uzsvaru uz vārdu pirmajā. Vīns un Nords. Pastāst, kas tev varbūt pamudināja vispār apsēsties tā pamatīgi pie tās klaviatūras un pie saviem veciem pierakstiem un radīt šo fantastisko grāmatu? Nu, kaut kādā ziņā jau tas pats, ko es tev minēju par to skaidrs, ka tu vēlies kaut kādu atzinību loģiski. Un nekas tā arī, protams, tev neuzlabo omu, kad tu redzi, ka kādam interesē tas, ko tu tur esi saskribelējis. Un kad beigās to grāmatu pērk, un viņi tur pat kaut kādā topā nonāk, un tur kaut kā viss izpārdodās. Un loģiski materiāls bija sakrājies. Un likās, kāpēc gan to neapvienot grāmatā, jo klubā es tiešām, toreiz paldies Jurim Šleiram, kurš man uzaicināja rakstīt klubā slejas, un tagad joprojām es to daru Aivaru Pastalnieku vadībā. Tā kā tas materiāls bija sakrājies, un likās, kāpēc gan to neapkopot grāmatā? Un grāmata ļoti labi aizgāja. Un man arī bija svarīgi, cilvēki man vienmēr prasīja, kāpēc tu neraksti to grāmatu angliski, jo loģiski no tāda biznesa viedokļa liekas, mums tas tirgus maziņš un tam līdzīgi, jā, bet man vienmēr likās, ka tas britu tirgus, ja angliski rakstošais tirgus, tāpat ir pārbāsts ar grāmatām, viņiem tāda skribelmaņa un rakstnieki ir pilns, jā, bet teiksim, latviski rakstīt par vīnu terminiem un iemācīt arī mums vēlreiz atgādināt, kas ir tas veids, kā tu izsakies par vīnu latviešu valodā. Tas man likās pat daudz vairāk tāds uzdevums ar lielu misiju, un kur kaut kādā vismaz mazu soli mēs spērām tajā virzienā. Ka grāmatā es centos arī iedot daudz, varbūt paplašināt to daudz plašāk to veidu, kā mēs izsakamies par vīnu, lai tas nav tikai ar vārdu garšīgs, jā, paldies tev, vai arī lietot, teiksim, vēl tas vārds, kas man, teiksim, tādas absolūts nezāles tādā Latvijas gardēdības leksikonā, kuras būtu vienkārši jāizravē, jā. Kas vispār ir vārds garšīgs, ko tas vispār nozīmē, ko nozīmē lietot, jā. Krutku var lietot, jā, vai, ja es rakstīju, kā sabiedrisko transportu var lietot, jā, bet ne jau vīnu. Paldies tev par to, ka grāmata ir tapusi latviski. Es vispār mīlu lasīt tieši latviešu valodā. Es nekad neizvēlos grāmatas, tad izvēlos tulkojumu, jo man gribās vairāk bagātināt to arī savu valodas krājumu. Un man ļoti patika, ka tu centies ieviest vismaz tos latviskojumus arī tām vīnogu šķirnēm, kas man likās ļoti simpātiski un tā. Laikam tas arī sasaucās ar to, ko es tev nu pat gribēju jautāt, jo tu kaut kur minēji, ka tu gribēji noņemt mazliet arī radot šo grāmatu to snobismu no vispār vīna un šampaniešu tās vides un kultūras, bet ja mēs runājam par tādiem tipiskākajiem mītiem vai priekšstatiem, kas ir tas, ar ko tu visbiežāk varbūt saskaries arī organizējot pasākumus, runājot tieši par vīnu? Jā, tur ir tiešām šausmīgi daudz ir. Un īstenībā, laikam, visbīstamākā ir tā kategorija ar baudītājiem, kur ir praktiski skaidrs, ka viņi bijuši savos pirmajos kursos vai viņi ir aizbraukuši jau savā pirmajā vīna ceļojumā un kaut kas ir redzēts un kas ir pilnīgi normāli. Un tad tu dabū dzirdēt visdažādākos interesantos, nevienu neapvainojot, pasargdies, bet visdažādākos teicienus un cilvēku pārcenšās, un kas ir pilnīgi normāli un dabiski un cilvēcīgi, bet, principā, tad ir par glāzēm, protams, ir ārkārtīgi daudz tie stereotipi, no kādām drīkst, no kādām nedrīkst, un tagad visi dzer tikai no šitādām, bet, tad šampaniešu flautas tās vispār izmetīsim mēslainē, un tur tam līdzīgi. Tur dabū dzirdēt zils. Un tās Marijas Antonetes. Un Marijas Antonetes, jā, man arī prasa pat, ka drīkst no tām Marijas Antonetes glāzēm to šampanietu dzert. Taču pasaka, Dievs, dzer taču viņi to šampanietu. Nekas te nenotiek. Skaidrs, ka tu aprakstīsi sevi, ja tu mēģinās viņu saskalināt tā kā normālā burbuļā ātrāk zudīs. Jā, viss tur pazudīs un tā, bet ja tu gribi izstīties kā Marija Antonete, taču lūdzu, aiziet, vispār kur problēma. Dzer no tām glāzēm, jā, bet skaidrs, ka ja tu gribi dzert nopietnu šampanietu, sajust viņa aromātas garšas, un tad, pirmkārt, tu nepielēji viņu līdz malai, ja tu tomēr atstāji tā, lai tu viņu var saskalināt, jā, un noteikts formas glāzi, tad, protams, ka palīdzēs labāk tu izbaudīt, bet cilvēku apsēstība ar to, tas ir neticami. Temperatūra ir otrs, pa siltu, pa augstu, nosaldē, teiksim, tur, vai sarkanvīnu servē pārāk siltu, vai arī teiksim, ja es gribu nedaudz vēsāku sarkanvīnu, tad ārprāts, ko tas tad dara?
Tā kā bez mazai ar savu termometru staigā līdzi un pārbauda, cik tad tur vai ir jāizspriedumi par to, ko ilgi var glabāt vai nevar glabāt. Ja, teiksim, jo vecāks, jo labāks ir šie aizspriedumi. Protams, ka nav tā. Vajag dzert jaunas vīnas, viss ir kārtībā. Teiksim, ir tikai pāris reģioni pasaulē patiesībā, kuri novecojot kļūst viedāk, skaistāk un brīnišķīgāk. Šampanietis tā skaitā, jā. Bet arī līdz zināmam vecumam. Jautājums, kas tev patīk. Kā man prasīja Bandolā vecā Lulu, viņas do you like young boys or old boys? Vai tev patīk vecvīna vai jaunvīna? Tas jau nav tikai par to, ka labāk. Jautājums, kas tev patīk. Tā kā tas vecums, temperatūra, glāzes, servēšana, tad, protams, ir cilvēku pievērš tādām lietām kā sakņu dienas un augļu dienas, kurās var dzert vīnu, kurās nevar dzert vīnu. Ja tu satiec tādas vīnu mīļotājus un, kad tev sākšu to stāstīt, domā, ak, Dievs, mēs varam vienkārši iedzert. Beigt runāt un iedzert. Tieši tā. Vai, teiksim, ir daži, kas ir, pārlasījušies un tad enciklopēdiski atstāst. Es atceros, pie manas mājās beidzās kaut kāda ballīte un arī pēc kāda no Rīgvaņa šampēna. Un ir 3:00 rītā un 2 džeki diskutē par cukuru līmeni šampanietī. Un es saku, mēs varam vienkārši mūziku paklausīties. Es uzlieku viņiem John Coltrane, tad mēs sākam vismaz nodarboties kaut ko saprātīgu, bet ne par cukuru diskutēt 3:00 no rīta. Lūdzu, nevajag. Tā. Neliels izrāvums no grāmatas, žūpas. Nē, žūpas dzer, lai piedzertos, žūpas lieto, bet šie un mēs, lai ostītu, izzinātu, ņemtos, rastu sakarības un kontekstu, piedzertos apzināti un skaisti, ja vien tas vispār ir iespējams. Kā tu raksturot to robežu starp to, ka manī ir tā labā interese un gaume, un starp to, ka tas jau pārvēršās tajā snobiskumā. Kā? Vai pārvēršas alkoholismā, tu gribētu teikt? Jā. Es domāju, snobiskumā. Es teiksim tā, skaidrs, ka no tā snobismu mēs nekur nevaram vīnu pasaulē īsti aizbeigt, jo tur vienmēr ir kaut kāds tas elements, kurš zina vairāk, vai kurš zina labāk, vai kurš pazīst to, vai kurš bijis tajā restorānā un dzērs no tās vīnkartes, vai kuram mājās ir tas vīns, vai tur vienmēr ir tas elements nedaudz ir, un viņš kaut kādā ziņā kaut kur vienmēr spraucās ārā, un viņš iejaucās tajās vīna sarunās un tās vīna attiecībās un tam līdzīgi, bet kopumā es domāju, ka līdz ko mēs zaudējam to baudīšanas momentu un līdz ko mēs tā kā baudam vīnu kaut kādas tādas cita veida pašapmierināšanās tādas uzdevumā, ja, teiksim, ka mēs gribam, teiksim, ka mums dod baudījumu nevis pats vīns un tās garšas un kompānija, bet ka mums dod baudījumu fakts, ka es dzeru visdārgāko vīnu, vai es dzeru visnepieejamāko vīnu, vai es dzeru vīnu, kurš pilnīgi noteikti nevienam nav, kur neviens nav dzēris, vai tu to nevar atļauties, vai arī es par šo vīnu zinu visu, un tu par viņu nezinu neko. Tad tu iebrauc kaut kādā citā, tad tu iebrauc tādā kaut kādā tajā, cita veida fetišā. Bet kamēr tas ir par kompāniju, kamēr tas ir par, teiksim, par tādu dabisku izzināšanu, par baudīšanu, apzinātu baudīšanu, jā. Tā kā man liekas, viss ir kārtībā, jā. Jā, vīna pasākumiem noteikti nevajadzētu būt ekskluzīviem, viņiem vajadzētu būt pieejamiem. Tāpēc arī burbuļparādi un vīna pasākumi, ko mēs taisam, es arī apzinātu cenas vienmēr, es centies turēt, lai viņas tomēr ir tāds, ka cilvēki var atbraukt un baudīt, jā. Un kaut kādā ziņā pārbaudījums snobismam ir. Mums rudenī, ja pavasarī notiek burbuļparādi, tad rudenī ir tas top 100 vīnu pasākums, kur patiesībā mēs pat servējam 150 un vairāk vīnas. Bet tur mēs servējam arī vīnas, kas neobligāti maksā, tur, 100 vai kaut ko tam līdz. Tur ir vīni, kas maksā 10 eiro, 15 eiro, 20 eiro. Un bieži vien tas ir pārbaudījums arī snobiem. Viņi saka, tas nevar būt, ka 10 eiro vīns pēc kaut kā garšo. Bet mēs mēģinām tā konkursa ietvaros atrast vīnus, kas ir praktiski vīnus, kas pat ja viņš maksā 10 eiro, tu neko labāk par 10 eiro nekad neatradīs, ka viņš garšos ļoti labi un viņš būs pieklājīgs un ļoti draudzīgs kompanjons uz to vakariņu galdu un to nebūs kauns viņu uzlikt galdā, jā. Tā kā tur, man liekas, sākās tas īstais snobisms, tā kā brīdī, kad tu māki, antisnobisms, ja, kad tu māki, tu vari gūt vienlīdz lielu baudu no tā, ka tu dzer brīnišķīgu nebiolo par 15 eiro.
Un tu tiešām viņu novērtē, ka viņš fantastisks ir. Vai superīgi, ļoti labi ražas gada, 2022. gada Bordeaux nomals vīniņi par 10 eiro pudelē. Un tu tikpat lielu baudu var gūt no teiksim, labi nepārspīlēsim, bet teiksim, no ļoti labu krūku klases kaut kādu kreisā krasta, arī no labi ražas gada, apzinoties, kad tu viņu dzer, kurā brīdī. Tā kā kaut kas tur, man liekas, par to ir. Jā. Es aizdomājos par tiem 10 eiro, jo man liekas, ka arī, ja mēs runājam par to vienu pircēju, ļoti bieži par šampanieti viņš ir gatavs pārmaksāt, bet kas attiecas uz vīnu, ir tā, šis bija uz akciju. Jā. Ja šampanietis automātiski, līdz ko tu saki, ka tu dzer šampanieti, tad tu aizies pirkt šampanieti, tu servēsi šovakar šampanieti, vai tu atnāks pie manas ciemos uz šampaniešu, glāzi šampaniešu. Tas uzreiz kaut kāds, tas ir tāds baigi sociāli piesātināts statements, tu uzreiz pasaki. Tātad tu automātiski sevi un tu savu viesi un tam līdzīgi tu jau sev paceli kaut kādā citā statusā. Viņš ir tāda veida dzēriens, tāda veida reģions, tāda veida kults, tāda veida leģendas. Tas viss ir ap šampanieti. Kā šampanietis tas ir kaut kas slikts, un vēl tas otrs teiciens, ka slikts šampanieši jau nav. Tas jau viss šampanieši labi. Nē, ir draugi, ir pilns ar draņķīgiem šampaniešiem arī. Tā kā jā, bet kaut kas tur ir, kā vīnu mēs pieļaujam, ka vīns var būt arī tas lētais, tā monastirskā izbātura, ko es tur dzēru savulaik, pa 2 lati gabalā. Kādu 2 lati viņš bija krietni lētāk. Bet šampanietis tas ir kā, jā. Tā kā īstenībā tas padoms, protams, visiem iesācējiem, ja jūs gribat restorānā ietaupīt, vispār šampaniešu sekcijā nesitieties. Tur automātiski jums nāksies maksāt tur kaut kā tur reizi. Skatīties, nezinu, kremants, kāpēc ne, forši Francijas burbuļi. Vai skatīties labi Prosecco ar galvā. Labs Prosecco ir tā kā forša popmūzika, aba uzlikt viņu fonā, lai viņi skan. Kur problēma? Skaidrs, ka jūs negūsiet kaut kādu tur atklāsmi kaut kādu, vai tur nebūs jums kaut kādu tur intelektuāls piedzīvojums, ja, teiksim tā, bet viņam ir savu lomu. Jā. Tā kā jāizvēlās attiecīgiem notikumiem, attiecīgi dzērienu un attiecīgi burbu. Jā, attiecīgi burbu, budžets, cenu un tā tālāk. Un tad, ja to var, tad to es ārā no snobisma nagiem. Par sociālajiem tīkliem mazliet pavisam. Kādu lomu, tavuprāt, tie ir nospēlējuši vīna pasaulē, vīna kultūrā, šampaniešu pasaulē? Vai pateicoties sociālajiem tīkliem, tavuprāt, tas pircējs ir kļuvis zinošāks vai tieši pretēji tāds virspusīgāks? Droši vien, ka gan. Jā. No vienas puses, tas, ko paveic Instagrams, klāt ir priekš šampaniešu, ja mēs runājam par šampaniešu, tas, protams, ir, teiksim, tā eksplozija kultūras un veids, kā tu vari tikt pie informācijas par vindaru dažādām aizkulisēm. Ja, teiksim, katram vindarim ir savs Instagram konts, un viņš viņā ik pa laikam kaut ko liek, un tu saproti un uzzini daudz vairāk. Tad informācijas gūzma, pie kuras tu vari tikt, ir ļoti liela. Un man liekas, ka tas, protams, ir pozitīvais. Negatīvais varbūt ir tas, ka tas, ko mēs esam arī ar manu draugu Pīteru Liemu runājuši, kurš pie mums brauc jau 11 gadu garumā, ka daudz kur ir īpaši kad sociālai tīkli par tādu fetiša lietu padarījuši ārkārtīgi tādu dārgu dzīves stilu, dārgu šampaniešu patēriņu un kaut kādā ziņā netieši un arī tieši pasakot, ka principā šampaniešu dzīves stilu to var atļauties tikai tad, ja tev ir ļoti daudz naudas. Jā. Un tas, man liekas, ir tāds baigi negatīvais elements, kas tur nāk iekšā. Jā. Un tas nav tikai attiecībā ar šampaņu, tas ir uz Burgundiju un uz daudziem reģioniem, kurš principā tev kā, ja tu gribi dzert labākos no šī reģiona dzērieniem, tas nozīmē, ka lielākajā daļā gadījumā tev nebūs naudas. Jā. Tā kā, principā šie reģioni kaut kādā ziņā ir izlikušies borta lielāko daļu vīnu baudītāju. Pēc skaitā arī mani. Teiksim, es sen vairs nevaru atļauties dzert to Burgundiju, kuras es savulaik mīlēju ļoti. Vai teiksim, top šampaniešu nams vai top šampaniešu zemnieks, selos, ja, kur mēs kādreiz varējām pirkt par normālām naudām. Arī sociālo tīklu ietekmē. Viņi, pateicoties tam, ka šie šampanieši ir tik ļoti reti,
viņi ir kļuvuši nenopērkami. Tas pieprasījums pat viņiem ir tik liels, un ziņas par viņiem tik ātri izplatās globāli, ka tikt tam līdzi ir ārkārtīgi grūti. Es atkal gribēju nolasīt, jo es tieši vakar vēlreiz pārlasīju un iekšēji ļoti smējos par pasaki man, ko tu dzer. Un mazs fragmentiņš. Ja pieņemam, ka glamūrs un liekulība ir šampaniešu teritorija, tad Moët Chandon, tautā saukts par moetu, ir šīs teritorijas populārākā valūta. Moets, divos vārdos šampaniešu etalots, vismaz 95% planētas iedzīvotāju, kas un kad dzer visi no Nobela miera prēmijas pasniegšanas ceremonijas līdz vecgadu uguņošanai pagalmā, kad ir vēlēšanās un vajadzība nepārprotami nodemonstrēt, ka šeit dzer šampanieti. Īsto. Jā, īsto, tieši tā, jā. Mums visiem ir skaidrs, ka šampanietis ir ļoti veiksmīgs mārketings, viens no veiksmīgākajiem. Es domāju, ka līdzīgi kā sadarināšanās gredzens ar briljantu, tas ir bijis vienkārši ģeniāls mārketinga triks un stratēģija, kā to padarīt par visu uzvaru un svētku īsto dzērienu, jo ir nepieciešami tie burbuļi. Taisnība, jā. Pēc taviem novērojumiem, kas ir tas, ko visvairāk tas mūsdienu vīna baudītājs vai šampaniešu baudītājs vēlas? Vai viņam ir nepieciešams šī status un piederība, vai varbūt tieši tas jau ir mainījies, ir nepieciešama šī unikalitāte un stāsts tam visam apakšā? Jā, es domāju, ka droši vien, ka tas atkarīgs, manuprāt, tas ir tāds interesants ceļš, kuram iziet katrs šampaniešu, un ne tikai šampaniešu baudītājs, jebkuru vīnu baudītājs cauri. Droši vien, ka tu izēji cauri dažādos periodos, dažādām šīm stadijām, ja tā varētu teikt. Praktiski, man liekas, ka iespējams, ka brīdī, kad tu tikai sāc, jā, tas skaidrs, ka tev ir nepieciešams apstiprinājums vai Instagramā vai no draugiem vai tam līdzīgi, un tad tu noteikti, ka tu orientējies uz pašiem atpazīstamākajiem namiem, tu gribi lielus vārdus, skaļus vārdus, dārgus vārdus, tu gribi tam līdzīgi, un pēc tam, tad, kad jau tu esi kaut kādā ziņā pašpietiekams, ka tu esi apburzījis to šampaņu, tev prasās jau, tad tu varbūt tas, ka pilnīgi mierīgi var dzert arī šampanieti, kurš lielai daļai no malas vērotāji varbūt pat nebūs pazīstams vai nebūs zināms. Jā, teiksim, tu mierīgi var izvēlēties mazu zemnieku, pie kura varbūt tu esi bijis ciemos, un tu ļoti labi zini, no kādas un no kuras nogāzes nāk viņa šardenē, un kāpēc viņš lieto vai nelieto cukuru, vai kāpēc viņš lieto vai nelieto ozolmutus vai tēraudu. Es teiktu tā, ka ar laiku, jo dziļāk tu esi tajā lietā, jo tu pašpietiekamāks kļūsti, un tev vairs nav nepieciešams kaut kādi lieki, varbūt impulsi no malas, ka forši, tu esi redzēji, ka tu biji ielicis, tu dzēri baigot ar to dzērienu. Nē, tad principā tu arī iespējams pat lietas mazāk publiski kaut ko, tu vienkārši baudi, un esi pašpietiekams. Es domāju, un es novēlētu katram vīnbaudītājiem nonākt tajā stadijā, ka tu vari būt pašpietiekams, ka tev nevienam nav nekas jāpierāda. Skaidrs, ir liela ballīte, ja tu, nezinu, liela dzimšanas diena, tam līdzīgi, ka tu gribi lielo formātu, tu gribi atnākt ar Magnumu, ar visiem, kurš visu ar Magnumu, kādu Jeroboamu vai kādu lielu formātu un ar visiem atpazīstam šampanieti, bet kopumā es teiktu, ka tu vienā brīdī ieej tajā pašpietiekamībā. Par tavu nepareizo sadarību, kas ir tas, ar ko tu mīli baudīt savu dzērienu, kas šķietam varētu no malas likties nepareizā sadarība vai kombinācija? Tu domā ēdienu ziņā, ja? Jā. Es vispār, teiksim tā, vienmēr bijis pietiekami elastīgs, manuprāt, šajā jautājumā. Mans skolotājs ir neviens cits kā Andrew Jeffords, atceros, ka viņa pirmajā vizītē Rīgā. Mēs toreiz bijām, arī tas vēl bija vecajā bibliotēkā numur 1, un Māris Jansons toreiz tur servē, viņam bija tāds Baltijas reņģis, bija tāds kroņa ēdiens, ko viņš bija tāds viens no bibliotēkas zināmajiem ēdieniem, Baltijas reņģis tādā. Un mums nebija nekas cits dzert kā šatnevdupapu, kas ir apmēram 15 grādus jaudīgs dienvidu Francijas tāds kauslis, teiksim tā, jā, kurš absolūti neiet kopā ar reņģiem. Bet Andrews saka,
who cares? Atsakot, ēdīsim reņas atsevišķi, piedzersim šatenebdu papu, un attiecīgi no tās reizes arī absolūti vienmēr skatos ar, jā, ir absolūti labas kombinācijas, kas ir labas, un mēs viņus zinām, un viņas strādā, bet nevajag pārspīlēt. Bet, ko man patīk, es domāju, ka es absolūti nekautrējos. Man ļoti patīk vienkāršas lietas kombinēt. Jā, teiksim. Ja tipši es dzeru labu vīnu, es varu mierīgi dzert pēcpusdienā apsēsties, astvērt labu bordo vecu un vienkārši piekos sieru klāt. Un super, man vairs neko arī nevajag. Ja es zinu, ka mums Rīgā kapitālākā vieta austervieta, teiksim, aiziet uz buržuju un paņemt visu pilno austeru komplektu un atvērt pudeli kaut vai parasta šabļa. Un viss, un aiziet, jā. Un šampīm, protams, šampniet var sūkt arī tāpatām, ja vajag. Bet ēdiens vienmēr, man liekas, tas, kas izdēļo viens otru, jā. Man liekas, kaut kāda sāļa, čips jā, vai protams, kartupeļu čips, jā, viss free, perfekt, jā, perfekta kombinācija. Jā. Nedaudz par citu tēmu, par mūziku. Ja kāds varētu domāt, ka pink noise, jeb rozā troksnis ir nejaušība, tad man šķiet, ka kaut kāda likumsakarība tur tomēr ir. Jo tu bērnībā esi apguvis saksofonu spēli, Taisnība, muzicējis Vācijas ielās un pat kādu laiku spēlējis ikoniskajā šlāgeru grupā Apveceļš. Jā, tā bija. Es tā saprotu, ka tu savas dzīves tādas lielākās kaislības vēlies radīt tādos svētkos citiem. Tas labi pateikts, jā. Kāpēc ne? Ja, arī birojā, starp citu, mums ir tas uzstādījums, mums kā kompānijai, kā uzņēmumam, ja, ka mums patīk uzņemt ciemos lielos apjomos cilvēks. Vai tas būtu maratons, vai tas būtu vīnu un šampaniņu festivāls, vai tagad ir mūzikas festivāls, jā, bet īstenībā, laikam, jā, tā atslēga ir, ka tie visi notikumi, ko es radu, ko mana komanda, ko mēs taisam, viņiem ir viena raksturojoša īpašība, un tā ir, ka tie ir notikumi, kas var tevi aizraut, iedvesmot, aizgrābt, jā, teiksim, pacelt debesīs, jā, un likt tev justies vienkārši labāk, jā. Tas ir kaut kas tas, jā, tā kā, un tas ir tas, ko mēs arī esam vienkārši centušies, gan ar maratonu, kur mēs burtiski iekustinam un kustinam nāciju, gan ar visiem pārējiem notikumiem. Kā radās vispār ideja par Pink Noise? Pink Noise ir, teiksim tā, Un kas tas ir priekš tiem? Mēs tu tā... Varbūt tu vari, jā, īsi apstāstīt. Jā, tad Pink Noise Rīga ir jauns, teiksim tā, projekts Rīgā. Tas ir mūzikas festivāls, jeb koncertu sērija, varētu, teiksim, saukt arī viņu tā, kurš jau tagad notiekās jau 3. gadu mums. Tūlītās. Aprīļa sākumā arī būs viena pavasara sesija, kad mēs 10, 11, 12 aprīlī, kad ir nākamie koncerti. Principā radās aiz manas mīlestības pret mūziku un kā tu formulēji arī aiz vēlmes uzņemt ciemos cilvēkus. Jā, tā kā šis braukojot arī pa Eiropas festivāliem, redzot, kā iedvesmojoties, man likās, ka būtu forši arī to mūzikas vērienu kaut kādā ziņā atvilkt uz Rīgu. Nestoties to, ka mums šeit ir foršas tradīcijas mūzikā, arī džezmūzikā un tam līdzīgi, bet gribējās, ka tie vēl ir joprojām tie mākslinieki, kas man ļoti patīk. Es joprojām saredzēju šeit kaut kādu nišu, un tam mēs ķeramies arī klāt arī mūzikas festivālam. Un te nu mēs esam, tā kā 3. gads, un šogad praktiski, kas ir vainagojies jau tādā pirmajā kulminācijā, rudenī, tad 29. novembrī būs Vintons Marsalis, kas ir pasaules labāko džeza orķestru, principā. Un pēc tam iekrīt 1. adventē, un viņi spēlēs džeza aranžijas ļoti populārām Ziemassvētku melodijām, jā, tā kā, un par viņu man ir super prieks, jā, kad mums viņi izdevās dabūt jau 3. ražas gadā, teiksim tā. Tā kā Pink Noise ir aizgājis, cerams, ka tas pagaidām viņš ir visgrūtākais no mūsu projektiem, jo viņš ir piņķirīgs ar to savu mūzikas vispār nozares un mūzikas biznesu, to sarežģītību ar visiem honorāriem, kas man bija pārsteigums, ka ar to, ka teiksim, loģiski, ka atpazīstam mākslinieku maksā ļoti
daudz. Un ka tik mazā salīdzinoši tirgu, īpaši kamēr tu esi jauns un īpaši kamēr tu vēl pārliecini tikai ārvalstu mūzikas turists braukt uz Rīgu, kad tas potenciāls no kaut kādiem biļešu ieņēmumiem vai vispār no taviem ieņēmumiem tādu festivālu ir salīdzinoši niecīgs ar to, kāda ir honorāri. Tā kā tas tāds atklājums man un arī, protams, varbūt tas brīdinājums visiem tiem, kur varbūt apsver šajā brīdī iet šajā biznesā, es viņu biznesu nesaukt, vismaz mūziņā. Jā, tur noteikti tās izmaksas salikt kopā ir diezgan sarežģīti. Ir piņķerīgi, jā. Zinu, ka vienmēr ir grūti spērt pirmo soli, veikt to griezienu. Latvijā jau 7 reizes mēra un nekad nenogriež. Man vismaz ir talants nogriezt. Kā tu izjūti to robežu un kas tev palīdz novilkt to robežu no tā, ka es nedrīkst padoties, starp to, ka jau ir laiks tam mest mieru? Laikam, mieru es neesmu nekad tā metis kaut kā tā. Tu neatkāpies. Jā, es neesmu, bet drīzāk es esmu laikam atradis īsto brīdi, kad pirms vēl iejūgties kaut kur no tā, ka visi esam uzrotījuši piedruknes un tagad dragājam, kad drīzāk pateikt, ne, labāk uzreiz, jā, vai pateikt, kad nebūs šitas, nebūs. To pateikt vienmēr ir ļoti grūti. Tur maisās pa vidu viss kaut kāds ego, prasības, kaut kāda vēsture, viss kaut kas tev traucē pieņemt objektīvu lēmumu. Bet kaut kā es gribētu teikt, ka mums ir izdevies. Jā, un pagaidām valkam visus savus vezumus, ko mēs esam sakrāvuši, vēl pagaidām valkam uz priekšu un ir ok. Tev ir tāds uzstādījums iekšējs, ka tu saproti, ka ja šis nerealizēsies vai tas punkts netiks piepildīts, tad gan. Tad gan metam mieru. Jā. Es domāju, ka viņš noteikti tādam punktam ir jābūt. Tev vismaz zemapziņā ir jābūt, kad tu saproti, ka ja neizpildīsies tas, tad, nezinu, tad metam mieru. Bet es varu iedomāties, cik grūti īstenībā, lai arī cik tas izklausās viegli, bet es domāju, tas ir grūti pateikt to izraut to štepseli, manuprāt, tas ir grūti, jā, kaut kādam projektam, jā. Tīpaši, ka viņš ir sācies, viņš to jau ekspektē auditorijas vai sponsori vai tam līdzīgi, varētu būt, ka ir to grūti izdarīt. Tāpēc tev ir jādara viss, lai viņš turpinātos, bet man arī nav tāds universāls formulas, jo praktiski man nav vēl nācies izraut štepseli tādam dzīvot spējīgam produktam, jo es pieļauju, ka projekti jau tāpat kā bērni, viņi to viņiem saudz un kaut kā droši no viņiem ir grūti tikt vaļā. Tā kā tas man vēl ir priekšā, tā kā tas ir arī daļa parāda tavu kā uzņēmēju vai kā projekta attīstītāju, varbūt arī kaut kādu briedumu, kad tu spēj vienā brīdī pateikt, šitas mums nesanāca. Cerēsim, ka tev nebūs. Es ceru, jā, absolūti, jā. Tā kā. Jebkurš jauns projekts kaut kādā ziņā ir tāds, ka tu atver jaunu lapus un tu nezini, kas tur rakstīts. Tev pašam tā jāpieraksta pilnu. Man šeit tu esi tāds trako, drosmīgo, pārdrošo ideju autors. Saprotu, ka tu daļai biji līdzvainīgs vai tieši līdzvainīgs arī Ventspils govju projektam. Bija tāds projektiņš, jā. Es arī nospēru Čikāgā, tad laikā, kad es studēju Čikāgā, tad tieši tur bija govis, un tas likās pilnīgi pašsaprotams projekts, jo tur bija tāds plastikāta govs, varbūt, kas nezinu un neatcerās, kurus ir izgleznojuši un apgleznojuši visdažādākie slaveni mākslinieki, jā. Un atbraucot uz šeit, uz Latviju, tad kaut kā šķita, kāpēc gan, lai mēs šo ideju nenorealizētu kaut kur Latvijā. Un es atceros, atbraucu tādu skaistu grāmatiņu, govi parādu, un tur viss tās smukās govis un tam līdzīgi. Vispār likās kaut kāda crazy ideja. Džeki vienkārši Šveicē tā ideja bija radusies. Tā ir plasmasas govs. Tirgo viņas pa visu pasauli. Vienu govs tur, atceros, maksāja pamatīgi naudu, jā. Un, principā, dzīvot cepuru kuldam. Tagad tā ideja jau sen ir beigusies, un tam līdzīgi viņi apceļoja, man liekas, pasaulē, un to viss beidzās, un tā. Bet un paldies toreiz, man liekas, ka Rīgā, tas atrunājas, ja Latvijā bija kāds, kas potenciāli to ideju varēja paņemt, tad tas bija Lemberga kungs toreiz, un viņi to ideju ātri vien saprata, par ko ir runa, nopirka, un man liekas, ka tas bija droši vien, ka kapitāla tāda ideja priekš toreiz, arī svaiga ideja ļoti priekš tāda pilsētu mārketinga, manuprāt, jo skaidrs, ka
ka toreiz tas noteikti atsaucās uz turismu plūsmu Ventspilī ļoti pozitīvi. Jā, un pat, manuprāt, Ventspils pilsēta to atkārtoja pēc tam paši, vēl pēc vairākiem gadiem. Bet tas bija pirmais tāds lielais projekts, ko aiziet kādam ar pilnīgi utopisku ideju. Toreiz pie Ventspils attīstības aģentūras un pie Lemberga un blefot, kā tas teica, izstāstīt, kāds potenciāli varētu izstīties, un tiešām mums noveicās, ka viss sakrita toreiz. Jā. Man liekas, ka kolosāla ideja, jo tiešām turisms bija ļoti attīstījās tajā brīdī, jo cilvēkiem skaidrs, ka gribējās aizbraukt un tad dzīvē redzēt un nobildēties. Un es arī, man šķiet, tas bija viens no iemesliem, kāpēc es devos uz Ventspilu toreiz, jā. Bet par idejām, kas tavuprāt ir tāda dzīvot spējīga un kura tev vēl ir tikai piezīme grāmatiņā, un ko tu domā, ka Latvijā tam ir potenciāls un to vajadzētu. To gan es nestāstīšu. jo tu domā, ka to varētu arī pats realizēt. Jā, skaidrs. Bet tādas idejas ir ārkārtīgi daudz, un tāpēc es arī vienmēr visiem saku, turiet acis vaļā, kad jūs braucat kaut kur uz ārvalstīm. Vienalga, vai tas atvaļinājums, ceļojums, komandējums, jebkas, jo tā ideja, principā, viņas vienmēr tās idejas ir nepamanāmas. Un tieši tāpēc viņas ir labas, ka viņas ir tā iejutušās tajā attiecīgajā komunā dzīvē un tam līdzīgi, ka tu viņus nepamanā, jūs uztver pašsaprotamā. Un tev ir jāspēj novērtēt, kāpēc, kas no tā visa mums nav, jā, kas ir tas, ko tu varētu teorētiski ieviest. Jo bieži vien tas visgrūtākais, jo tu visu tik ļoti uztver kā pašsaprotamu, ka tu neiedomājies, ka tas varētu eksistēt un ka tā varētu būt tava lielā ideja īstenībā. Jā, tā kā, kāpēc ne? Es domāju, tavs podcasts patiesībā arī brīnišķīgs piemērs. Podcasts taču pasauli pilna tādiem ir, bet lūdzu, 7 gadi. Jā, viens no pirmajiem, kurš sāka darīt. 2025. gadā tu saņēmi gada rīdzinieks apbalvojumu, kāda bija sajūta, jo man šķiet, tas ir tāds nozīmīgs. Protams, ka tā ir ļoti paldies Rīgai par to, ka šī atzinība bija ne tikai man, es domāju, visai komandai arī. Un tas bija liels pagodinājums. Jā. Es īpaši saņemtu 18. novembrī Latvijas neatkarības dienā. Bija skaista sēde, un paldies mēram un visiem pārējiem. Jutos ļoti pagodināts. Jā. Bet skaidrs, ka Rīgu es mīlu, mēs mīlam, un man tas liekas pašsaprotam darīt šeit foršas projektus. Un es domāju, ka Rīga ir pelnījusi, viņa ir Baltijas metropola. Tāpēc es teicu, ka man kaitina, kad kaut kur kāds saka, un kad kaimiņiem kaut kas izdodas labāk, un mums ar kaimiņiem, protams, ļoti labas attiecības. Bet es gribu, ka Rīga, un Rīga ir tiešām arī Baltijas metropola. Pasties, kā mēs esam visi skaistākā no Baltijas galvaspilsētām. Labi, mums tur tilti jāsakopi, vēl kaut kas, viss kaut kādas, zobi jāsalabo, tā teikt, jā, bet visādi citādi mums ir žilbinošākais smaids no visām galvaspilsētām. Es negribētu, lai klausītājiem rodas priekšstats, ka viss, kam tu pieķeries, izdodas. Varbūt, ka tu vari atklāt. Bet varbūt tu vari atklāt kādu savu profesionālu lielāko, ir tie fuck up nights. Es nezinu, vai tu esi dzirdējis par tādu pasākumu. Es pats tajās uzstājies. Kā es šo nepamanīju? Varbūt, ka tu vari padalīties ar savu pieredzi. Tur bija tāds viens kurjos, par kur es dalījos. Jā, mums ir ar komandu, mēs braucam jau ļoti regulāri no 2008. 9. gada uz Berlīnas maratonu. Tas ir viens no tiem maratoniem, kur mēs braucam burtiski vervēt ārvalstu skrējas, lai viņi brauc pie mums uz Rīgas skriet. Uzdevums šajā maratonā visiem ir tiešām aizņemties labākās idejas un atvilināt uz Rīgu maksimāli daudz ārzemnieks. Tad šajā maratonā es katru gadu arī cenšos skriet, pilnīgi oficiāli, es esmu oficiāls dalībnieks, bet es nekad viņu nenoskrienu pilnībā, jo es viņā esmu tā kā darbā. Es viņu izskrienu dažādus posmus, vērojot, es zinu, kur ir vislabākās sponsoru aktivizācijas, kur tur vislabāk, ja varbūt tās tie līdzjūtēji stendi, es tiešām ļoti labi to trasi zinu. Tirgus izpēt, jā, un es tur ieskrienu ārā no trasē iekšā, ārā, ņemu shortcutus, visticamāk izstāvs tās tipiskas maratona bandītes, tie bandīti saucamie, kas skrien bez oficiāli reģistrēti un tam līdzīgi, bet es esmu oficiāli reģistrēts, jā, bet es tur šiverēju pa to trasu un es priekšuz atpakaļ fotografēju, ņemos. Un vienu gadu gadījās tā,
ka pēc finiša, mums ir tā tradīcija, mēs ejam tur tādu vietējā žandarmerī, ēst šnicels. Mēs visi komandu savācam, mēs ejam uz to žandarmerī ēst ar šnicels, dalīties ar dienas iespējiem, jo katrs ir bijis ārā un tās idejas mēģinājis nozagt visādas labās. Un tad man sāk pienākt izziņas, ka Aigari apsveic ar rezultātu. Neticams tas fantastisks rezultāts. Es saku, par ko viņi runā? Kāds rezultāts? Es skrēju iekšā ārā, man vispār neinteresē rezultāts, kādas es tur noskrēju, jo es zinu, ka viņš ir fakes, es tāpat tikšu diskvalificēts. Es to ļoti labi zinu. Pēc tam tie laika mērītāji, kas ir Berlīnē, ir tie paši, kas mums ir Rīgā. Bet beigās es sāku palikt tā kā nopietni, jo man sāk tagot kaut kādi sociālo mēdīju, kaut kādi kanāli, ka pirmo reizi Berlīnas maratonā top 10 ir finišējis Latvijas pārstāvs. Un es pa ko runa? Izrādās, man atsūta screenshot. Pirmajā vietā ir Eliuds Kipčoge ar pasaules rekordu, jaunu pasaules rekordu. Trešajā vietā arī, man liekas, arī jauna pasaules rekorda, arī noskrēja ātrāk par to iepriekšējo pasaules rekordu. Aizmirst, kurš tas bija, vai Kipkurīrs, vai kāds no arī top kenijiešiem. Un otrajā vietā Aigars Norts, Latvija, ar rezultātu, kurš burtiski pāris sekundes atpaliek, 20 sekundes atpaliek no tā pasaules rekorda. Acīm redzot, ka misēklas sistēmā es skrienu ar čipu iekšā ārā, un mans neto laiks, saucamais neto laiks, ir izrādījies nedaudz lēnāks tikai par pasaules rekordu laiku. Un sistēmai pēc kaut kāds brīdis, kamēr viņi izķer šādas kuriozes, un tā kā es uz brīdi biju, es pats domāju, es varēju nedaudz ātrāk pakustēties. Es varēju, principā, būt tas, kurš ir pasaules rekordists. Jā. Tā kā neliela šāda kļūma, bet ātri tika izķerta un tā kā nozada. Bet man joprojām ir visi oficiāli screenshots no oficiāliem rezultātiem saglabāt birojā pie sienas pielikt, lai apliecinātu to, ka es biju soļu attālumā no pasaules rekorda Berlīnē. Jā, protams. Šis jau ir tāds ļoti pozitīvs fuck-ups. Kur tu rodi motivāciju brīžos, kad tā zūd, bet pienākumi nezūd? Es nezinu. Es raudu motivāciju cilvēkos. Es zinu, ka man vajag arī brīdi vienam vienkārši pasēdēt kādreiz. Tīpaši pēc maratona es negribu ies nekādiem pasākumiem. Es gribu vienkārši palasīt grāmatu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet es rodu motivāciju no cilvēkiem, runājoties lasot citus stāstus. Es tā kā uzzinot kaut kādu citu veiksmes vai kaut kādus arī pat pamanot kaut kādas kapitālas jaunas idejas. Es rodu motivāciju, vienkārši apsežoties, paklausās mūziku un ceļojot ar savām sīkajām un visu kaut kur, jā. Tā kā, principā, motivācija jau rodas klusumā pārsvarā, bet lai tu nonāk līdz tam klusumam, tad pirms tam ir jāuzsūc tas troksnis. Tad pēc tam tajā klusumā tu to pārvāri, un tad kaut kā tas viss saliekās pa plauktiņiem. Kaut kā tā. Nedaudz pafantazējot, ja tev būtu iespēja uz šampaniešu glāzi uzaicināt kādu leģendāru vai izcilu personību, kurš tas būtu? Un ko tu viņam jautātu? Labs, jā. Nezinu, es domāju, varētu ar Nike dibinātāju Phil Knight varētu satikties. Viņš, lasot viņa memoārus, man likās normāli interesanta personība. Un kaut kā es ļoti identificējos ar viņu arī visu to, viņa to jaunību un cik viņš vienmēr bija uz tā risku robežas, uz tā sliekšņa, ka tu vari sadegt, vienkārši izbeigties. Man liktos, tā būtu interesanta saruna. Ar veco Kliko madāmu varētu satikties, jā. Pirmkārt, uzprasīt viņai, kas īsti to viņas tur vīri notika? Kas tur īsti notika? Kā viņi kļuva par atraidi? Par to vēstures grāmatas vienmēr klusē. Jo viņas gadījumā arī, protams, ir neticams biznesa stāsts arī. Un viņas, starp citu, daudzus no saviem šampaniešiem caur Mēmeli, caur Rīgu, caur Peterburgu savulaik eksportēja uz Maskavu. Tā kā tur kaut kāds vēl tas mūsu connections ar mūsu Baltiju arī vēl varētu būt. Ar viņu varētu papļāpāt, jā. Tā kā man vienmēr šķits simpātisks tas korķītis. Un tas uzreiz kaut kā tu tā kā parastu šampanietim noņem korķi, un tu iespējams pat nepievērstam uzmanību. Bet šeit tā ļoti tā kā paskaties vienmēr.
Tas laikam atkal runājot par mārketingu. Nē, vispārējais. Tas ir absolūti neticams mārketinga stāsts. Un, protams, tagad nams jau sen pieder Louis Vuitton, Moët Hennessy lielajai grupai, bet lielajai luxury grupai. Bet kā tāds mūsu Eiropas vēstures sastāvdaļa, fantastiski. Jā. Protams, es visvairāk gribētu vienkārši saskandināt, karš būs beidzies Zaļenski, apsēsties un aprunāties, jo tas, ko tas Džeks ir iznesis cauri, ir kaut kas ārprātīgs. Un, protams, saskandināt par Ukrainas uzvaru. Cerams, ka šī saskandināšana notiks pēc iespējas ātrāk. Kas ir tas viens jautājums, ko tev iespējams intervijās gandrīz nekad neuzdod, bet ko tu pats sev ļoti bieži prātā uzdod? Intervijās gan laikam to uzdod, bet es sev joprojām turpinu sev to prasīt, jā, kas tālāk. Jā. Jo tas ir tas, kas tev nodarbina galvu. Tev ikdienā nav laika par to domāt, bet ir kas tālāk. Jā. Kas nākamais? Jā. Un laikam tas ir loģisks jautājums. Man nav vienmēr atbildes to. Bet tālāk, protams, ka mēs attīstam visos esošos projektus un viss notiekās, un mēs gāz grīdā un braucam, bet vienmēr ir kas tālāk. Jā. Kā tev patika vīns? Garšīgs. Tas būtu tāpat, kā par dimantiem teikt smuks. Bet ir tik daudz dažādu terminu un vārdu, kā aprakstīt vīnu un ēdienu, izvairoties no tik banālā garšīgs. Vīns var būt lekns, stiegrains, kalsns, pilnmiesīgs, kraukšķīgs un citi. Valoda ir daļa no vīna kultūras, kas ir jāapgūst. Tā tiešām ir, jā. Mazliet izaicinošs uzdevums tev, bet ja tev būtu sevi jānoraksturo kā vīnu. Okay. Man liekas, viens no tiem vārdiem tur bija, jā. Kraukšķīgs. Kraukšķīgs. Ja vienā vārdā. Nē, drusciņi izvērstāk. Tad pilnīgi noteikti es varētu to salīdzināt ar, bet es gribētu varbūt par to salīdzināt ar, lai šoreiz šampanietis, tā teikt, lai paliek malā, varbūt tas ir labs nobriedzis Bordeaux. Noteikti no laba ražas gada. Noteikti. Tas nozīmē to, ka viņš pilnīgi noteikti ir nogatavoties spējīgs, ka viņš ir spējīgs uz pārsteigumiem dažādās savas dzīves stadijās, gan jaunībā, kur vēl praktiski viņš dzirksteļo un ir vēl ārkārtīgi piesātināts ar idejām pārpilns, un arī briedumā, kur ļoti pašpārliecināts un pārliecināts un pilnīgi noteikti zina, ko dara. Un arī no viņa pilnīgi noteikti ir, mēs zinām, no laba veca nobrieduša Bordeaux ir ārkārtīgi ilga pēcgarša. Viņam ir attiecīga cena. Augšā ieplaukt. Jā, pilnīgi noteikti. Un viņš nekad arī nemēģinās izdabāt visiem. Vienādi sakot, viņš tomēr viņa misija šajā pasaulē ir kaut kāda, varbūt cita, atklāt kaut ko, pateikt kaut ko jaunu par Bordeaux un iedvesmot cilvēks, varbūt aizgrābt viņus, tas, ko es teicu, jā, bet nevienmēr būt garšīgam visiem, jā. Kaut kā tā varbūt. Ļoti labi. Es pilnīgi uzreiz sācu uzburt. Iedomājies to vīnu. Es uzreiz arī iedomājos vienu, kur es labprāt izdzert, kurš man tagad mājās ir. Es vispār diezgan nepieklājīgi daudz šīs sarunas laika domāju par vīnu un šampanieti. Un tieši tādā veidā, mums ir tikai ūdens. Es šobrīd lasu Kristiānas Hārmels grāmatu Vindera sieva, kas noteikti es ticu, ka starp vīna baudītājiem, mīļotājiem un zinātājiem nav īpaši izcelta kā literatūra, kas ir jālasa, jo tas ir romāns. Bet es gribēju nolasīt kādu fragmentu no tās savas ķēpas, ko es biju veikusi šajā grāmatā. Ceru, ka nākamreiz, kad atkorķēšu šampaniešu pudeli, vai nu svinot kādu nozīmīgu notikumu savā dzīvē, vai vienkārši izbaudot nedēļas nogali, tu iedomātos par gaismu un tumsu, par traģēdiju un triumfu, kas ir daļa no katras šī dzēriena glāzes. Galu galā visi šie vilinošie burbulīši tavā glāzē pārstāv tradīcijas un drosmi, cerības garu un mācību, ka nepadodoties grūtībām un turpinot tās pārvarēt, ir iespējams radīt brīnumu.
Skaisti. Jā. Jā, šajā grāmatā es arī daudz aizdomājos tieši par to vīnu ceļu, un mēs arī runājām, ka tas nav tikai dzēriens glāzē, bet ka tam līdzi nāk arī tradīcijas un vēsture un tie notikumi, kur ir risinājušies šajos vīna reģionos. Bet kāpēc es to gribēju nolasīt? Jo man šķiet, ka tu arī savā profesionālajā ceļā esi izvēlējies mazliet iet to brīnumu radīšanas ceļu, dāvājot tās emocijas, pozitīvās emocijas, pārsteigumus cilvēkiem, kur piedalās tevis radītajos projektos, vai mēs runājam par vīnu šampanieti, vai mēs runājam par sportu, skriešanu, vai par emocijām, kas mums rodas klausoties mūziku. Tāpēc mans novēlējums tev droši vien, lai tajā piezīmju grāmatiņā, kurā ir arī tās idejas, ko tu nevēlies mums vēl atklāt, lai būtu pēc iespējas vairāk to brīnumu. Paldies, un lai tev pēc iespējas drīzāk izdodas saskandināt glāzi ar Zelensku kungu. Okay. Paldies tev. Tas ļoti skaists novēlējums. Un no tev arī labi zināmā, bet kanāla ģenerāls sponsors Tirzniecības centrs Spīce, neliela dāvaniņa. Un no manis apskāviens, jo es esmu taktīla un es ar visiem skaujos. Paldies tev.